Tā, labdien. Ups. Pupi. Nu, bet parād. Nē, augsts. Tagad būs vasara tad. Nu, labi. Kāds tas sākotnējais, kā jau mēs runājām, mums tā kā mēs drusciņi pasakam 3 vārdos, Ķipā, kāpēc, kas un ko mēs tagad darīsim. Un kādēļ tu pieteicies šim darbam? Es izturēju 3 kārtas, šo atlasu svarīgo, kurā bija tieši viens kandidāts. Zini kā, mēs varētu izdomāt, kas ir tās 3 kārtas, kurām mēs vai 2, kurām mēs izgājām cauri un izturējām, ka mēs nonācam līdz šitienei. Man liekas, uzkraftojot to ideju, tad arī varētu saprast. Labi, ātriešana līdz brukītim, cik alus var 5 minūtēs izdzert, un hoķī, kurš, mazāk reizes papis. Man liekas, arī gribēs būt patstāvīgiem. Neatkarīgiem. Jā. Neatkarīgs sarunas. Kad kādēļ mēs mēs nevienu, mēs negribam ar nevienu draudzību, sabojāt, un nevienu mēs neuzskatām, ka mēs uzmetam, bet mēs vienkārši tieši tā gribam būt neatkarīgi, un vienkārši, kad grib, tad atbrauc eļļu nomaina, un kad grib, tad arī atbrauc uz studiju un parunāties. Kaut ko bišķi papliterē, kā teikt. Principā sastādīsim konkurences. Tagad Latvijā joprojām nav pietiekami daudz podcastu. Es domāju, ka mums jālaic iekšā ir. Es domāju, mēs arī ceļam ārā šito. Varbūt ne 1. epizode, varbūt ne 2, bet 3., 4. mēs domāju, ka izņemam šito kā teikt. Kas mēs esam? Kā mēs, varētu sev definēt, vai mēs kā trio ejam, vai kā individuāli čo, katrs savu viedokli, vai ko? Katrā trio ir tomēr 3 indivīdi. Katrs ar savu vaibiņu. Man liekas, mēs neesam tādi, katrs ar savu vaibiņu. Mēs esam 3 tādi uz vienu vaibiņu. 3 uz 1 viļņu. Viss mainām nosaukt. Jaunais 3 vilnis. 3 viļņi. Tā. Bet, man šķiet, mēs esam tādi 3 above average jaunu vīrieši. Teiksim tā. Kas tas nav ziņā, Kas tas above average. Kādā tāda? Brāt, šitā es neiedomājos, ne? Es esmu Toms. Esmu grupas dalībnieks CSX. Kāds varbūt zina, kāds varbūt nezina. Esmu arī Spūkauts, prostu čoks. Diždžokejs. Čoks no Huda. Vairāk vai mazāk. Un izdomājam šiem te džekiem uztaisīt varbūt tās kaut ko jaunu, pabazarēt kaut ko. Man liekas, kas ir Alvs var pastāstīt, kas viņš ir. Tāds koncepts nekur nav bijis. 3 čoki atnāk un runā pie miķiem. Pēc scenārija iedomājies. Vai ne? Daļā es esmu tas pats, kas Toms. Tikai Alvs. Es esmu tas pats, kas Toms, bet Alvs. ISX dalībnieks, gudra dirsējs un AI prompt inženieris. Es biju īsumā kādreiz izdomājis vēl kaut kāds tāds ritīgi prikulīgas lietas, kuras Tu esi Kurzems Harsuks arī, man liekas, savu bišķiņu. Daļdirsējs arī, Un, un es izdomāju, ka ir jāpazarē, kroči. Gribās vienkārši paprovēt, man liekas, kā tas ir. Tā kā nav īsti varbūt profesionāli kaut kas tāds darīts. Mums ir bišķiņi ar Alveru, varbūt tās vēsture ar citu projektiņu, bet tas jau tāds treniņš vairāk. Un tagad īstenībā paprovēsim, treniņam izgājuši cauri reāli. Kaut kāds 6. Kas tu milzīgais čovakais? Es esmu nūbijs šitā. Es arī esmu E6, bet, labi, neesmu gan. Bet, Es. Bet, esmu Rikards ar šiem pizģukiem, kad brīdi, esam pazīstami, vairāk tomēr ar Alvi jau no bērnu kājas, kā ciklops spēlējām ordenēs. Man liekas, kopš tās kristiešu nometnes. Tā man kaut kādā pirmā ritoniem kājas rāva nost un dzērs svēto kvasu. Es pirmo reizi tevi Vērbeļniekos satiku, Vērbeļniekos? Kāpenē bijis.
Kāpniekos. Es sajaucu. Baigi līdzīgā nosaukuma. Nu, nav necik vispār. Divu burtu līdzīgi varbūt. Ilnieki kaut kādi. Niek. Bet jā, nekas, kā jau te iepriekš jūs minējāt, podkāstu, tā kā nebija tā jau, ka iešāvās tā doma par to podkāstu. Man liekas, mēs esam ļoti daudz jau kaut kādās pasiģēlkās runājuši par to, ka davai, jo mēs tā kā esam paši sapratuši tā laukī, ka mums tas bazars bieži vien ne no kā, bet izveidojās tik tālu, ka kāds būtu nofilmējis. Kad reāli kāds būtu nofilmējis. Ka tas pat būtu jautri, čist tādu nesagatavot, tādu komēdiju bez mazā. Ļoti bieži bijis tā, ka man liekas, mēs jau par to runājām ļoti, ļoti sen un redz, tās, kā teikt, varēšanu un kas tas resursi un tas, kas mums ir tik, cik ir, un vienkārši... Jūs zāja bismu, liekas. Labāk tiek āki meķīši. Nē, bet vienkārši jāredz, saņēmās izslaukt grīdi, izdzen mosīt no garāžas. un Rītons palīdau. Tā kā, jā, vienkārši tā arī izdomājām apvākties. Un, man liekas, tas, kad tās tā kā genuine sarunas, tā kā, tāds jātīgās viņas, tā kā... Jā, jau tikai varbūt atmiņās paliek. Jā, jo mums jau arī savā starpā pa lielam, tāda, kā teikt, bremžu jau nav īsti, kā mēs esam nosprieduši, te būs tā kā maz kaut kāda cenzūra, ja galīgi aizies Rasmusā, tad iespējams izliks kādu neko. Bet neko. Bet, jā, tā kā, mums tas, kā teikt, tas doma gājiens un tas bazars līdzīgs, tāpēc mēs te mēģināsim tā nepiespiest parunāt. Varbūt arī mēģināt, triggerot tās sarunas, tā kā, ne? Jā, kā tāds konceptu. Bez kā teikt, auditorijas, kā, mums jau te pilna zāli, bet man cerēsim, ka mūs netraucēs. Jā, uzliek fonā tie zāles, tagad Top Gear, ja visi tie aplausi. Kurš? Bet šis bišķi īstenībā pagaidām atgādina, tā kā jāzīšķi par Vidaks, ka vienkārši 20 minūtes runā par to, ko būs Vidaks. Bet pirmā epizode mēs jau nevaram īsti vēl to lētu. Man arī automāts ir. Nevar tā vienkārši no latiņas ārot. Jā, tu teici, ka bremžu tev nesot. Man arī bremžas trešais pedāls. Šis sajūgs. Un mūsu tas, mēs esam iepazīstinājušies, gan jau, kad izgriezīs tur pusi ārā no visu tā ļaņa, kas tur bija. Vai tieši neko negriezīs, vai ne? Daudz atsasīs. Un mūsu tas koncepts, ko Toms ieteica, vismaz mēģināsim, kādā mēs tā kā iesim vismaz, lai nav tāds galīgi par neko. Par neko. Šaudauts. Bet būs, mūsu rubrikā būs, mēs ar brīdvojuši 3 lietas, neatkarīgi, ieziegs nesaskaņotas. Kādam būs viens fakts, viens tā kā jaunums, news, nezinu, trends, kaut kas. Kaut kas aktuāls, kas šobrīd ir aktualitāte. Jā, un aktualitāte kaut kāda. Un viens jautājums, kas mums tā kā nomāca šobrīd, varbūt, ko mēs gribam tā kā izrunāt. Un tādā mēs arī, nezinu, kādā izlozes veidā iesim, es nezinu, kas ar ko mēs sāksim. Bija kaut kas tos kauliņus, mēs izšķirāmies ar kaut ko. Tas ir miedomu kauliņus, tas man ir 6. Bet man liekas, ka, teiksim, tā struktūra kā tāda, viņa var tā kā būt kaut kāds tas, ka bišķi kaut kas tas kontents tā kā arī veidojas, mums tā kā neatkarīgi, ka mums ir vienkārši vienmēr tie paši tā kā, rubrikas, bet jaunam jau būs tās lietas, vai tas ir jauns fakts. Jauna aktualitāte vai jauns jautājums. Jā, mēs varbūt varam nelikt tik strikt, ka katram ir 3 jāsagatavo, varbūt viens sagatavo 4, varbūt viens vienu vai ko, bet mēs jau atradīsim, es domāju, kā pāris saliktas sakārtotas teikums, ko izteikt par to. Es vienkārši tā, lai mēs visu epizodu nenobazarējam par kaut kādiem cūku pirdieniem vai kaut tādu. Vai par Irišu. Bišķi, lai savāķītu to gan apoju. Irišu sponģi. Kā mēs sākam, es domāju, ka es gribētu, lai Alvis sāk ar vienu no saviem, varbūt, kā teikt, tomēr centrā sēdi. Es tāds kā pilots šajā epizodē, jā. Labi. Un es arī dodu skaidrību par, kā mēs sēdēsim. Nav skaidrība, kas notiks priekšā. Pagaidām, kā ir, tā ir. Samierinieties. Apmierināties. Tā, kas man tur vispār bija? Tā tad, paņem palūru, pagriez otrādi, lai labāk visu atklāt. Tā. Šis tāds challengīgs, man liekas, diezgan, bet kroči mans pirmais fakts.
kur es uzzināju ļoti interesanti ierakstot Google interesting fact un paspaidot kaut kādu Google sējāķi pa jauno sūdu. Kafijas koks ražo savus augļus no 50 līdz 60 gadus. Es to nekad nebiju iedomājies, bet es arī nekad nebiju domājis par to. Tur jau reāli paudze nomainās. Bet iedomājies, Kāds iestādi? 15 gados nomainās paudze. Nu, cik tagad vidējais atsvērts? Es 15 gados iestādi, kurā valstī? Krievijā? Ko dabūs cenzēt. Nē, es īstenībā nezināju reāli. Nē, es arī nē. Tas sanāk, ķipa, līdz pirmajam auglim, ķipa, vai tā kā, nezinu, tas kokam pašam, tā kā tas vārds. Kopšiņš sāk ražot. Ķipa, tu iestādi, paiet 60 gadu, ķipa, un tikai tā tu pirmo dabūnu. Nē. Kopšiņš sāk. Jā, ok. Tad pa paudzēm, tad tur Sēkliņi, tur un viss viņš tā kā sāks uzreiz. Sūdā iekāp piņreiz. Labi, jā, interesants fakts. Mēs visi dzeram kafiju, vairāk vai mazāk. Es domāju, ka Latvijā kā tādā, es domāju, ka lielākā daļa dzer kafiju. Liepās. Zinu, es iedomājos. Vai šķīsteni? Reāli tas sanāk, ka tad kafijas tam auglim, nebetam kokam, es pat nezinu, kā tas izstās. Kračē, viņam tas darbības tas periods ir reāli, man liekas, tikpat ilgs tā kā cilvēkam. Man liekas, cilvēki ar plus mīnus 5 gadus. Kā profesionāla karjera. Jā, tā kā produktīvi, kad no tā kā strādāšanas vecuma līdz pensiju. Man liekas, ka cilvēkiem ir kaut kāda nav kaut 3-5. Taču nevar arī būt tikpat produktīvs 20 gados un arī 60 gados. Jā, moš tas koks vienkārši adaptējies tā kā over the centuries. Viņš saprot, ka nav jēga. Tas viss ir mans saimnieks. Apsaimnieko man viņš nomira, Viņš ir mans saimnieks un vairs nevienam es nedošu. Iedomājies, ka katram būtu jāies tāds saustas, kafijas koks, un tad viņš tikai no tā drīkst dzert, un tā, kad viņš beidz strādāt, tad viņš arī tā kā beidz kafiju dzert. Kā sanāk, ja 18 tu sāc strādāt, tad cik ir pensionēšanas vecums, kad 65 kaut kas tāds? 65, jā. Tad kaut kāds 40. Es arī 5 maksimums, ko tu vari izspiest no tā efektīvi. Kur kafijas koks double shift roja. Es vienīgais negribētu ražot tādu kafiju, kur tā pieskaries glāzī tā, ķip tā kā noteiktos. Man liekas, vai to var ietekmēt kaut kā, es nezinu īsti. Vai to pasaulē dārgāko kafiju, Zebiekšu. Lemūru, kas izkakā Zebiekšu. noskalo kakas vienkārši. Nebija ziloņi. Vai tas bija? Nē, ziloņi. Nē, kaut kāds. Tur ir vienkārši brutāli stūbi māgās kaut kādiem pērtiķiem. Zebiekšu sūdi tie ir. Viņas baro ar kafiju, viņas izdirš un ne jau zebiekšu, kaut kāds višķi lielāk. Kur tad tā kā radās pirmā kafija, ja viņas baro jau ar kafiju, un tad viņas izdirš kafiju? Kas bija? Nē, kā viņi jau Viņa jau nav pārstrādājusies, nemaz tā kafija. Viņi izgājas cauri vienkārši, atsijā, tās pupas, un tad viņas, varbūt tur kaut kāds tās, nezinu, tā kā, kas tur varētu būt zārni, kaut kā tās baktērijas apstrādā, viņi bišķi iedot to buķeti, tā kā bišķi. Bet mēs jau spekulējam, principā, šobrīd. Es jau spekulēju. Tu jau fact čeko, bet lietas nost. Uztais screenshot šitai galdē, lai var pēc tam ielikt iekšā. Toms redzē? Es tev zinu, nē, es zinu, man parādu. Nebija sen skatījies. Ko pasaka? Tas ir tas... Logots vēl vajag fonā pielikt. Tā kā pat taisno no lavas šitā te aparāta nāk ārā, tad tā kā Kellogs. Tā kā tie batūniņi kaut kādās sēklām ķipa, un mēdu tā kā... Reāli izstāst, kā skolā tirgot. Šitos vienkārši nevis tur kaut ko tā kā rausto, ķipa neapcepi, ne tur attīri no tām fekālijām, bet vienkārši uzlej ūdeni un pienu uzlej, un tā kā Kellogs no rīta apvieno kafiju ar brokastīm, vienkārši izēd baļodu un... Bet tas varētu būt kaut kāds īsumā tāds tā kā procesa optimizācija, bet tā, ka kofeīnu... Bet tik brutāli, vienkārši pirmā bilde Googlē, ka tu ierakst most expensiest kafijas. Vienkārši pirmā ir tāda. Jūs saimnieki, noslauk man kā. Šī ierakst most expensive, varbūt kaut kas cits. Jā, tā kā... Bet vispār brokastis ir tā kā izdomāts, ķipā. Kellogs pārslis, tā kā, tas viss ir izdomāts tā kā marketing triks, ķip.
Starp citu, par šito tagad turpinot, ja mēs ejam par brokastīm un Kellogg's. Mums tagad nebija pa kafiju jārunā. Tas nekas. Es redzēju nesen TikTokā ķipa kaut kādu video. Es ceru, ka tas ir, vai arī es tieši neceru, ka tas ir īsts, man nav jausmas. Bet, kroč, Amerikā par cik tagad arī diezgan sūdīga ekonomija ir, un tu zini, kā tur daudziem cilvēkiem tur naudiņas nepietiek. Tagad, Kellogg's sāk, kroči, reklamēt to, kad viņi normalizē to, kad Kellogg's tu var ēst ne tikai brokastīs, bet arī vakariņās. Ķipa tāds kaut kāds tāds, nezinu, ģimenes, tur, nezinu, saruna baigās sensīs atcienāk. Honey, what do we have for dinner tonight? Un viņi tād, it's normal to eat breakfast for dinner. Ķipa, un vienkārši ieber tos Kellogg's, un tur tie bērni tad smaidīgi saskrien kopā. Es tur skatās, Kur ir kaut kāds kotlets, vienkārši kāda Kellogg's. Bet iedomājies kaut kādam slāvu vai kaut kādam latvietim, ķipā, vienkārši tā kā vakariņu kotlešu karbonāžu vietā, tu vienkārši uzreiz uzšauji. Jā, diezgan. Ķip viens par tiem Kelloggiem, kad tā frāze brokas svarīgākā ēdienreiz, tas ir Kellogg's, marketing triks vienkārši. Yeah. Un otrs ir par to kotlets brokastīs, ķipā, tā kā mums bija plūdi. Es dzīvoju, ķipā, Kārniņos pie Jelgavas, tur tāds upīti, tur vien tāda pārplūdu pavasarī, un tur vienkārši tā kā, dzīvojamo privātu māju tā kā rajons, un vienkārši viss nāka noplūdu. Mums bija tā kā jāevakuējās, un es ķipā uz Līvbērs pārvācu šaudot uz Līvbērzē. Jaunbērs, tur pat tās arī vienkārši tas līdzīgs krājs, ķipā, kur manā vecā māte dzīvoja, un viņa mani brokastīs, tur nebija Kellogg's, tur bija karbonādes, karpēji, cīsiņš, šaudauts. Vienkārši tās piecēlēs tāds, un tā uzreiz jau vienkārši kotlets. Pāvs vienkārši uzreiz tāds, aiziet ar kaut kādiem bērniem uz skolu. Man bija brokastīs, tur apelsīns un tēja, man bija karbonāda kartupeļiem. Tu mīkst liels. Pai malā. Garš izauga, jā. Nē, jā. Vecās mātes jau, man liekas, tā ir vienmēr gribēs pabarot tev. Kādās attiecībās to ar tā mēs, jā. Tas ir arī varīgs, jā. Bet, tādās, man liekas, tipiskās, kad tu aizbrauc pie vecmuters, man liekas, bija tas mīnus, tāds stigmens, un atbrauc, Stigmens, tāds. Zini, kā mēs īstenībā varētu darīt ar tiem faktiem, aktualitātēm jautājumiem? Varētu darīt tā, ka viens, nezinu, mēs izlauzē, kurš vienkārši pirmais sāks, tas ir izvēlēties, un pēc tam tas, kurš pirmais ir uzsācis, tas var izvēlēties un pirms pateikt, ka tagad tu savu to jautājumu. Tu tagad gribi, lai tev būtu priekšroka, jā, un tagad... Nē, un pēc tam tad nākošais, atkal tu, tad atkal... Nevajag aizmirst tagad. Labi, tad izvēlies, pieņemsim. Bet labi, mēs trīs čoki esam, varbūt tas tritons tur vienīgais. Tritons vēl guļ miegā. Es nezinu, tas vienkārši bija mans piedāvājums. Nē, labā mīna, es jau izvēlēšu. Izvēlies. Ok, labi. Man būs tad, lai tom iet, tavs fakts. Nevelc ārā tev filmē. Tāpēc, kad tavs fakts bija... Esam pakojas. Ok. Tā man ir bijuši vēl viens arī. Es it kā kandi jau atceros. Bet tas reāli ir prikals, un tagad es skatoties, jums redz, ka nevienam no mums viņas nav. Mēs jau domājam, kas tas ir, tāpēc to var arī teikt. Jums ir tā, ka vienkārši ārprāts nevienam nav vairāk kā jums. Man tagad ir. Tagad tev ir? Galvenais, ka prikals es vakar ielikstīju, ka googlē, kas tāds ir, un kručiņš viss pilns ar Billijas Eilišas bildēm vienkārši. Es biju viņu pierakstīju, tā, lai ir tomēr. Labi. Faktāk, jā. Roč, tas ir tā kā no tālu austrumu folkloras, tā kā bad omen science, tā kā, kad tas kaut kas slikts, ja tev ir tā kā acis. Tobiši, ja tev ir tā, ka tu skaties taisni, un tev var redzēt tā kā apakšā baltums, nevis tā kā tev zīlīte aizpilda visu, tā kā no plākstīm līdz plākstiņam, bet tev apakšā ir white. Un tad ir spilgti piemēri par to, kad čokiem, Kenedijiem bija tā kā, kur nošāva, bija tā, Lennonam tā bija, viņu arī nošāva. Takeoffam arī tā bija, viņu nošāva, un Billie Eilish arī tā ir, un viņi joprojām ir dzīvi. Saudzējam Billie Eilish. Laika jautājums. Jautājums ir, vai, tā kā fakts, un tu uzreiz, diskusijai, kā jūs domājat, vai tas ir, tā kā superstitions, vai tā ir mainticība, vai tam var ticēt kaut kādā ziņā?
Es domāju, viennozīmīgi tā ir tikai sakartība kaut kāda. Bet bieži es neesmu nekad par to baigi domājis, dēlīkos cilvēkus. Nu labi, bet tu tur kaut ko pagooglēji, ko tas kaut ko nozīmē. Tiem, kam ir tāds, kas tie tā, tur ir šamaņi. Ja tev ir, tas ir sanāk Ķīnas folklorā. Nu, tālu projām, tur kaut kādā Ķīnas folklorā viņiem zīlīt aizpildīt. Ja tev bija, tad tas sanāk, ka tu esi jau iepriekš nostatīts to, ka tev būs kaut kāda nelaime dzīvē. Jā, tas ir tāpēc, ka tas ir rētāk, bet cilvēkiem tā ir. Parasti visiem ir no plākstīm līdz plākstīm. Nu, es vienkārši arī iedomājos, kā ir jābūt ķīnietim. Tāpēc tieši ķīniešu folklorā, ja viņi vispār zīlīt aizpild nevis no plākstiņa līdz plākstiņiem, viņiem aizpild arī no kaktiņa līdz kaktiņam. Nu, vienkārši tas iebraucies, tev hujot. Nu, jā. Nu, kā bet iedomājies, kā ķīnieši ieraudzīja balto cilvēku. Kā ķīniešu folklorā, iedomājies, viņi var vispār kaut ko dirst par to, ja viņiem vienkārši ir tikai zīlīts, viņiem vispār nekas vairāk tur nav, tur ir maziņš kaut kas un tur. Es iedomājos. Not to be racist or anything, but Asian people. Nē, bet tas meiko gainas rīts, jo ģipā viņiem tas būs ļoti, ļoti reti, tā kā viņu acīs. Nekā. Ja viņi ieraug tur, varbūt tāpēc viņi domāja, tur iebrauc kaut kāds, nezinu, tur... Jā, un visas reizes, ķipā, tam pizdā, tam arī. Bet īstenībā, jā, tu tagad pateici, es tagad reāli lūrēšu cilvēkiem acīs un skatīšu. Jā, bet vienkārši tad sanāk, ka tas ir no kurienes tas sākās, bet atkal, kur tas implementojas, teiksim, mūsu pasaulē, tur, nezinu, J.F. Kennedy nošaubļa, Lennon nošaubļa. Tas ir tīri pēc visādiem kaut kādiem gēniem un vaipstiem, kā tev tā seja, attīstās, augot un viss, Ej gulēt ar sērkociņiem acīs katru dienu, tev būs tā pēc 10 gadiem. Es vēl, kad uztaisīju savu ekstensīvo 3 minūšu googlēšanu, tur arī bija pat tiem cilvēkiem, kas taisās sejas operācijas, rādas, savalk kopā, viņi nostiep tās rādas. Tiem arī viss nost un viss, reku ir, tur. Man liekas, tiem arī tāds, bet interesants fakts, vai ne, bet tas jau tāds, nekā tā baigi nedomā vispār, tas skaties, cilvēkam acīs. Mūra, studijas, backgroundā. Ambients. Tā kā zīvoni. Ar bodykit, ķipa. Tā, kas tur stāvi. Tas man ļoti patīk. Tas notiek tādā garāžu korporatīvņikā. Nē, interesants fakts, bet tu iepriekš par to zināji vispār šo pagājušo nedēļu. Nē, pagājušo nedēļu vienkārši tiktu redzēt. Domāju, salīdzinoši svaigs kaut kas tāds. Okay. Bet es tagad čist lūrēšu cilvēkiem acīs un meklēšu to. Es piedomāšu. Tā kā ja šitā skatās, tad jau, protams. Tā kā Alvis saka arī novalk, pieņemsim kaut kādus tos svaigus un visu, tad jau, protams. Bet es tagad piedomāšu. Vai arī, varbūt bija tā, ka tas ķīnietis, kas to izdomāja, tas iebraucies vienkārši tāds garāks, daudz pa viņu bija, viņš tā skatījās uz leģi, uz viņam arī bija 3 puses, tā kā balts amācīm. No augšas droši vien bija balts. Tas gan viņš varbūt ar augšpēdus bija ar galvu, tā kā... Viņš karājās, kaut kādā... Viņš karājās jau, ka viņš bija nozagts. Viņš jau karājās. Slēv šīpā karājās. Viņš jau karājās, ķīnietis piegāja. Šīdām būs viņš jau karājās. Tur jau tas ļaunums rodās, man liekas, arī ieskaties tik cilvēkam acīs. Ko mēs darītam bez visiem šiem tiktokiem? Zini, kas labs replacements būtu, sakot, ķirzaka tritons iekliedzos, bet nākotnē ar šo vairs nebūs problēmas, jo visiem būs tie, Google tās virsū. Jā. Tu varēsi pats uzlikt. Kā viņi saucas, kaut kāds Vision Pro. Apple Vision Pro. Viņš kaut kāds 3 pakas maksā, ne? Vairāk 5, man liekas. Tas, ko redzēja 3,5, man liekas. Tā jau sasists. Šrotā jau pat iesļaudīts. Uz detaļām. Tas jau pieraudāts kaut kāds. Pieraudāts. Titaniks skatās līdz ārā papars. Šis viņam ir drenāžas kaut kāds maz votics caurulīts. Tie ir īstie jautājumi. Ka bosos prasīt. Gan jau tur izdomāšu puikas viņu, kā saka. Jā.
kādas intensīvās dračīšanas sesijās, ja arī tik tā, tas sviedra viss iekšā, tad arī vajadzētu jau izdomāt, gan jau Mēs jau vaiparīši. Es domāju, ka tur pūš bišķiņ tāds tā kā AC visu laiku iekšā, lai tev Bet savus acis. lai neizžūst, bet arī lai tu nesaraudies, no tās slodzes. Bet viņi netaisīja kaut kādu tādu ritīgu ekstensīvo testēšanu, jo, man liekas, ir jāsaprot, ja pirms kaut kāds 2 gadus, viens ikdienā kāds cilvēks lieto tādu device, vai viņam tur nav pilnīgi pizdāra acīm, vienkārši mums tam vēlās. Štatos pasaka, bet 2K for 2 years, un tur es domāju, ka staigās visas ģimenes. Šitais ten vēngsts, ko mēs skatījāmies, tas Cassidy Campbell, viņiem ir arī tā kā, kur viņš staigā tagad viena no pēdējām epizodēm, vienkārši piela, vienkārši tur slaipo kaut blēķi, kaut sporņus. Jā. Tas varētu būt ekstrēmi. Mēs Rīmiķī vienkārši stāv pie kases, un tu tāds jau zini, ka ies mājās, jau tāds uzkars, jau tāds jau stāv pie kases, jau tik saspaidi, jau kamēr pīkstina preces, vēl jau fonā, Jā, tur ir Dievs. Jā, bet interesantīgi izstāst, es domāju, ir. Kad bija tas TikToks kaut kāds, man liekas, Skandibebs bija ielicis TikTok, kad nofilmēts jau first ever cipīts witnessed in Rīga, Rīgā bija, jā, kad viens čieps stāvēja kaut ko pie kases un tur diriģēja. Vācies. Bet zini kā, man liekas, kad visi smējās, bet pēc kaut kādiem 10 gadiem tas jau būs. Tas būs normāli, jā, viss būs pieredze. Nē, es joprojām dirsīšu par viņiem. Jo vienkārši es nevarēšu atļauties nekad nopirkt tādu sūtu pa 5 takām. Cancelos, tad būs jau cancel culture, volume 3. Jā, viss. Bet bija tas prikols par to, kad, tad, kad bija tas oficiālais keynotes, kad prezentēja viņus tos devices, tad Kroģis bija tā, ka viņi tur visi izstāsta, visi tur aplaudē, visi tajā, tur tā kā live audience tajā zālē. Tad viņi teica, and it's gonna be starting from 4,999. Tur tā kā, un tur bija, tāds ritīgi, tāds tāds, Tur bija Kristiānu Sūs, viņš jau var pacelt. Un tur bija tāds komunālais varēja dzirdēt. Es nezinu, varbūt tas nav īsti, varbūt kāds vienkārši piemotēja. Es zinu, kā man liekas, kad varbūt cilvēki domā, ka tas būs vienkārši ekvivalents, tā kā VR, un vienkārši tā kā, bet tur jau laikam ir jau jā, tehnoloģijas jau, jā, visu. Vienkārši tu neredz, kur ir tā, cipars līdz laikam pats viņa nepaprot, kaut kas tāds. Jā. Gan jā. Bet, sūca to. Okay. Es domāju, moši, ka nākamo, jautājumu. Fakt. Zīs. Yeah. Tad atliet. Tu esi beidz. Tu esi tā kā tagad, kā teikt. Jā, sultāns. Tagad faktu, jā. Ausen faktu pateic. Tu jau arī kāds ir izvēles. Tur izvēlēties vienalga. Nē, es domāju, tad ejam uzreiz. Kā lūdzu. Fakts, jā. Rīču izstāst faktu. Fakts. Kaut ko labu pastāst, jā. Tu. Man tāds kaut kāds vairāk nopietns, kaut kāda atziņa atnāca ejot pa ielu, ka visu laiku mēs tagad skatāmies kaut kādas tur vīģīgus, nezinu, vienalga storijas, ko tur no visādiem influenceriem, ko Dievs tur, ka viņiem tur pizģēts tik smuki, labi, viss tur, un tur tāda, ka, izlapuši, un tur nevar gāzēt ūdeni, padzerties, jo tas ir spicy, un tur, man ir pierakstīts tas fakts, ko es gribēju tā kā nedaudz aprunāt, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir, un cilvēkiem ir apnicis skatīties uz mākslīgām sejām un fake situācijām. Uz mākslīgiem pupiem tikai nav skatīties. Vēl drusciņi. Pagaidām, vēlreiz izlasi, jo man liekas, tas otrais viņš atkal ir tā kā jau pavisam tas, kā cilvēki to interpretē. Pa pirmā es piekrītu. Man šķiet, ka cilvēkiem ir apnicis skatīties uz tā kā fake dzīvēm un uz tādām fake situācijām, jo dzīve ir tāda, kāda ir. Cilvēkiem ir apnicis skatīties uz storijas un tur, ir tāds influencers. Un, man šķiet, ka man te baks. Tieši tu mitinē. Labi. Man liekas, from the get-go, tā kā jau tās visas platformas, kur tas tiek pasniegts, viņas jau nekad nav to iepriekš nosacījuši, kad šīs ir lūk, kā viņš tiešām dzīvo. Tas vienkārši platforma, kur tu vari tā kā momentu šērot. Bet tas ir vienkārši tā attīstījies, kad cilvēkiem liekas, ka tā ir viņa dzīve. Nē, jā, bet tu jau lietas tikai labos momentos. Jā, bet tas man liekas. Ko tā žurka tur var gāzēt? Es te, Pašo vaļā. Viss audio rekordings, viss metam ārā, beidz. Aiģi brauc iekšā. Nāc mārā.
Nē, bet man liekas, Toms bija pārķērt to ideju, bet... Es piekrītu. Nomainu šajā atsaiti. Bet, nē, tu jau to pareizi teici, bet tas mans, kā es to biju domājis, ka cilvēki bez mazai vairāk varbūt, viņiem nav tik daudz pieejams tas kaut kāds saturs no realitātes. Realitātes šovu, man liekas, tur lauku sēta, Latvija, kas tur robi. Tur to realitāti tur ieķer. Es nezinu. Tu saproti, ko es domāju? Es saprotu. Jā, vienkārši, es domāju, ka tu gribi pateikt to, ka lielāka piekrišana un atgriezeniskā saite, un generāli viss ir ķipā sociālos tīklos mūsdienās, tādam real contentam, nevis ķipā kaut nevis kā ir, bet kā varētu būt. Bet man liekas, jau tagad ka visiem ir apnicis skatīties to ķipā, jo bieži vien ir tā, es nezinu, es baigi daudz neskatos tādas, bet man liekas, ko arī ko parunā un ko, kas skatās, legit kaut kādas tur influenceri vidīgs, ko un skatās to vidīgu, un tā, ka, notīši bez mazai, ko tu tur redz, tu tā un šitā, ko, un liekas, it kā tas heits, tā kā it kā ne pa tēmu, jo viņi, tomēr tas cilvēks skatās to saturu. Bet tai pašā laikā, ka man liekas, ka nav pietiekami daudz, un ka varbūt cilvēks gribētu tieši skatīties, un tādu īstāku kaut kādu. Pēc daudziem tas Clarkson, tas fermer, tā kā viss pasākums cepīts, kas dzirdēs tā kā pat Steins, teica, viņam tā kā interesē, viņš vispār nav tā interesēts, bet vienkārši tā kā priklīgi redzēt, vienkārši kā tur viss tā kā notiek, jo, man liekas, kā vienkārši tas... kā ir reāli dzīvē, pieņemsim, tu, piemēram, dzīvo Rīgā, pieņemsim, centrā, ir cilvēki, kas nav redzējuši legit jūru, ir jūras līdz redzējuši, ir cilvēki, ne jau tur 5-gadīgi vai 90-gadīgi, bet jauni, normāli, nezinu, tur 20+, tur 25 ir cilvēki, kas nav bijuši pie atklātas. Mūsu saimnieks meklē siemlaiks tā, kas krējumi taisīja pie un tas ir tas, ka viņi pirmo reizi. Jā, un tas ir tas, vienojās, tu tajā Rīgā, piemēram, dzīvo, mošu tieši grib, piemēram, tev nekad nav bijis nekāds priekšstats, neko par kaut kādu privātu māju, mazpilsētā, vai, es nezinu, es tagad runāju kaut kādu pilnīgu sūdu, bet vai par pārgājienu mežā, čista, kur tev nav apkurinām, nezinu, tur kaut kāda glamping mājiņa vai kas, vai tur kaut kāds īsts, kaut kāds, nezinu, cops kanāls, vai tur, kaut kādā tādā ziņā, man liekas, ka, aizvien vairāk. Tagad varbūt, kad tas iet uz to pusi, ko es tagad gribu pateikt, bet, vēl, piemēram, kaut kādas pāris apakaļ čist, kur tu uzies, ja kaut kādu influenceru vai kaut kādu satura veidotāju, kas ir bišķiņ tāds zināmāks, viņš tev rādīs kā dievs, cik viņam ir. Nē, cik viss ir krūti un ideāli. Kas tev ir? Nē, domas, tā kaut ko mālos jobli. Nē, un tas ir tas mans, ko es tā kā ar to gribēju pateikt. Es vienkārši gāju un štukoju, ka varbūt, ka cilvēki grib to raupjot, to skarbo, bet čist to realitāti, kā tu ejot tur, nezinu, uz mašīnu. Latvijas dibanu uzlūk. Man liekas, to jau, piemēram, tādā TikTokā arī tīk var redzēt to, ka piemēram, ir videks, kas ir tāds overly edited, ritīgi tur smukais, kaut kāds ir tur family trip, kaut kas, un viss tur tādi droni, kādri, un muzons, un ritīgi smuks samontēts. Draudzīgi visi. Jā, un viss tur smējās. Noliec nokti. Vai tā. Jā, un kad visi tur smējās visos kadros. Jā, tā kā reklāmās. Salāts tās joks. Jā, un es salātu par otras galvā. Un tad reāli, kad tam videkam ir kaut kādas, nezinu, tur 2000 skatījumu un 3 laiki, un tad ir kaut kāds vienkārši sīkais, kas kaut kādu iet Pepsi glass, Coca-Cola bottle, I don't give a damn, kaut kāds štāds, ten vienkārši, un tam tur ir vienkārši miljoniem skatījumu, jo, tas ir kaut kas vienkārši tāds dabīgi rēcīgs, kas sanāk, un tā kā viss, un tā kā, kinda ir apnikuši cilvēkiem tie. Es esmu redzējis tik krūtus, tādus nenormāli overly, tur vispār ir kaut kādi video editori, kas ir tur special effects salikuši, ka viņiem tur bez mazliet, tur, nezinu, tur no rokām, kas tur nāk ārā un kaut kādas vēl nesen, kaut kādu vien tādu redzēju, ja viņiem tur ir vienkārši pāris 100 skatījumu, reāli. Tikai nevienam neinteresē. Visiem vajag kaut kādu rēcīgu stulbu vai kaut ko, tā kā informatīvu, nevis tur. Nē, vai arī varbūt kaut kādu tādu, kā teikt, es nezinu, tādu
alkatības, nezinu, tādas skaudības apmierinoši, bez mazai tu sēdi, ķipa, mājās savā kaut kādā rentalā, nu, tur ir vienistabs vai ne, tur, un, nu, ķipā, un tev rītīgi sūdīgi, tur viss iet, bet tu skaties kaut kādu, nu, tur, es nezinu, tur, nu, kaut ko tur briesmīgi. Es kaut ko te skatījos, ķipā, kaut kāda tā, es neatceros, kā sauc, bet kaut kāda rītīgi maza meitenīt, kaut kāda Nastja. Don't get me wrong, jau šit, jau man pastāstīt. Un, ķipa, bērni skatās, nu, man māsas meita skatās, kā viņi tur ar, nezinu, tajā video ir attēlots kā ar saviem senčiem, ko, un viņiem tur ir, nu, rītīgi tagad tāda leļu pils, bet īstenībā tā kā ir māja. Un vienkārši tik... So, Michael Jackson, man liekas, ar tā bija, ne? Jo, viņam tas ir Wonderland. Tur man liekas kontents, tur bērniem, un bērni skatās, un, nu, ķipā, man liekas, viņi tikā, viņai tai meitenītē, man liekas, kaut 5-6 gadiņiem, man liekas, Instagramā ir kaut kādi cik miljoni sekotāji jau, un viss, un viņi filmē to saturu tādu, un tur rādu, un es čisti skatos, un man liekas tāds, oh my God, nu, nevienam nekad mājās tā nekad nebūs, un nav, un viss, un viss tas, tā māja čista kā leļu māja, bet milzīgs mēnešs vienkārši. Ar tur, nu, un pilnīgi bezsakartais, un sīkie vienkārši tādi jau no kodiem 4-5 gadiem skatās. Kapitālisms! Un vecāki bez mazais spiest, un kā kurš tur tas pretrunīgs jautājums ļauj skatīties viņiem, un tad tas sīkais bez mazai pierod, ķipā, man vajag tās miljonas visas mans, ķipā, tur un ko, un tur to pili, un tur to milzīgo, nezinu, gultiņu bērnu, un ko, un vienkārši man liekas, tāds viss ir tik fake tur. Yeah. Man liekas, ka tādā ziņā labi, ka CSDD nav tāds akauns, kur viņi to liek iekšā, jo, ķipā, ja tā kā arī, nu, visi šitie te, kas ar lamatām iebrauc, tev tā nekad nebūs, ķipā, kad nedabūs tekači, ķipā, un tīzojas laika, ķipā, ka būs, blē, uzlīme, ķipā, un... Patīzo ar to uzlīmīt. Nē, saik un izlauzīsim vienu uzlīmi šo. Jā, saik melnās tikai, nu, ķipā, mums beigušās ir šogad, nu, ķipā, uz gadu. Mēs šo... Ķipā atbrauc, ķipā, skatu, ņem draugu līdz, tā kā ar saviem, bļā, labi. Un divas, bļā, kas reiz. Iedomājies, tā kā šitie tad skats, džeki, viņi tad starp pauzēm, starp mašīnām, tā kā starp pauzēs, starp mašīnām, viņi tagad tad sēž, skatās YouTube'ā, perfectly restored, tur BMW, 3, un tāds viss izlaizīts, tāds, skatās, iziet orā, tāds, tā! Viņa brauc kaut kāds svaigs, kaut kāds F-sērija. Oh my God! Te viss ir vienkārši pakaļ. Tā kā ārbai pilī. Tie reļi vienkārši tu idiots esi. Tā kā ārā. Nu, koncepts ir katrā ziņā, man liekas. Būt stulbi izklaidēšanai. Jā, tas bija tāds, man patīk, jūs atrodat, nu, mēs skaidri atrodam to humoru tajā, bet šis bija tāds čistāts nopietns, kad, nu, visi, nu, tiešām tie kaut kādi influenceri visi tikā rāda visi tika perfekti, un cilvēkiem man šķiet, kad patīk aizvien vairāk kaut ko īstu pastīties. Nu, tad, man liekas, kad varbūt tās bišķi līdzīgi, tā kā, noteikti. Ja tā kā Aus varbūt līdzīgi bišķiņi arī, kad viņš tā kā atmeties no sociālajiem tīkliem, vienkārši, lai ir laiks tam experience to dzīvi. Nu, man tik... Tā vietā, lai tu nosēdi stundu, ķipa Instagramā, tu aizēji, nezinu, tu pastāvi. Tik kā nosēdi 2, piemēram. Jā. Tāpēc man liekas ļoti labi strādāt tie visi Latvijas tie Kensijas šovu, kaut kāds ģimeni burkā vai kas. Ģimeni burkā, nekas. Un tev tāds tu sēdi tāds, cik ar savu vienistabnieku ar krustķoņa. Tas čoks, tas futbola maču, un nekot viegli, lai tur sapsās, kaut nav tāds guļa pūns, bļa. Ķipi, tā kaut kas solē. Nē, kā viņš tas tik sēž, ķipi tā viegli, lai tur lēc kaut ko tur apīt. What a fucking loser! Es laikam nezinu, par ko es runāju, bet... Jā, tas labs. Bet pēdējās dažas dienas īstenībā es slavenības bez filtra skatos. Nu, nezinu, kāpēc slavenības, nu, tur ir iesaistīts tas vārds, bet filtrs, nu, tur ir tāds, nu, reizēm arī skumšs saturs, nu, tāds nedaudz tāds liekas, nu, ja nav bļa ko parādīt, nu, es nezinu, nofilmēt tad nu, šo garāžu. nu, čīsta, nu, man tā šķiet. Bet es skatos. Un vismaz ir labi tas, ka... Kur to aizgāja? Vismaz ir labi tas, kad zināmā cirēs skatoties kaut ko tādu ritīgu tīzlu, ir tāds, tev pat paliek nērt skatīties. Nu, tu nevari pastīties un izbaudīt, jo tev paliek nērt, tik stulbs tas saturs ir. Es tagad domāju, es biju kā ar šo būs tāpat. Bet nav.
viņš ir tik pliekans un nekāds, kad viņi pat var pastīties. Nu, tāds. Nu, tur Bez saules rāpes. Un kas tur vēl tur? Nu, mēs tad tā kā sākam skatīties, ķipā. Nu, tur nav nekas. Tur palielam paiet 4 sērijas, un to visu pat varētu vienā sērijā parādīt. Un vēl nebūtu pilna tā viena sērija. Nu, apmēram tā. Es skatījos, kādās 2 čiepas vienkārši gāja to apskatu, ķipā. Projām viņi iet. Nopietni, jā. Es neesmu updateojis tagad. Vēl nav viņi izgājuši. Viņas vienkārši 3 sērijas rāda, kā viņas iet apskatu. Viņas nav viņi joprojām izgājuši. Es nezinu, vienkārši. Nē, nu, zin kā, tur viņam arī vēl prikls tāds, ka iespējams viņi safilmēja vienkārši kaut kādā, nu, tur 2 dienās. Tas jau tagad samontē. Bet tas jau nekas. Tad vienkārši tavs tas time perception ir twisted, so izvaru. Nu, vienkārši bezsakars, es nezinu, nu, nav. Šis nav ko rādīt, vienkārši nav ko rādīt cilvēkiem. Jā. Bet, ko lūdzu? Paņemam pauzīt. Tagad atkal viena maziņa pauzīte. Tā. Aleluja. Un mēs esam atpakaļ. Jā! Man izauga cīm. Tev izauga cīm, nu, Rokā vienkārši tam. Rīčim zila ceļa palika arī. Es nav vēl sīkstmēs šobrīd. Tu arī esi gudrs, bet atnāc. Man nav naudas drēbēm, saproti. Sametam Ričim drēbē. Nu, ko, turpinam. Es ļoti gribētu, lai mēs turpinam tālāk ar, Let's go. ar domu jautājumu. Ar maniem iesāk, jā? Nu, ko tu meklēsi tur? Tom jautājums. Eļļa, cūkas. Eļļus pīrs tā. Ok. Nu tā. Man bija ordināli viens cits jautājums, un mēs viņu izrunājam aizmugurē jau. Kurā vakar? Tavā aizmugurē. Pirmajā reizē. To, ko mēs vakar tavā aizmugurē izrunājam. Un mans jautājums ir sekojošs. Cilvēki daļa seko līdz tādam individam, kur sauc Ruslans. Mākslinieks. Jā. Daudz mākslinieks. Un, viņam kaut kādā vienā momentā, es atceros, kad bija tagad tāds spaiņas uztaisīts fonā, no kur viņš smēla ar grāpīti. Un, tas sanāk ir tā kā īra punčs. Es saprotu. Saucamais Irish sponge. Jā. Švamme. Yeah. Pēc pirmā uzmetiena man tas atgādināja tā kā cūgēdienu, ko es atceros Viļānos, kur vecām un cūkām tā kā silēlēja iekšā. Bet jautājums ir tāds, vai mums, latviešiem, ir arī savs punčs kaut kāds? Vai, ja nav, kāda būtu recepte, ko jūs likt iekšā? Mēs varētu tā kā varbūt tās mest tā kā katlā iekšā katrs pa sastāvdaļā un te redzēt, kas tas sanāk. Hektors. Rupmais, man liekas, rupmais grauzdiņi, ķip tā kā arī. Nē, man liekas, zin kā, viens no tādiem. Kas definē? Sorry, tieši punču, vai kas būtu tas latviešu punčs? Nu, tā kā, ko tu tā kā. Panču, nē, bet tieši tas latviešu punčs, vai, nu. Nu, teiksim, ja mums nav, tad kāds tas var? Nē, nu kas man tā kā asociētos nedaudz tā kā kopš studiju laikiem RTU, mehiem bija tāds saucamais mehu kokteils. Varbūt esat dzirdējuši par kaut ko tādu, varbūt ne. Klausās daudz suluši. Jā, ļoti, jo tur jau, uzgriež, kā teikt, studentu aprindās jau ar alkoholu nav baigi uz jūs neviens. Un es nezinu, no kurienes ir tagad sācies tas viss, varbūt, ja kāds zina, var iemest kādos komentāros vai ko, bet mehu kokteils tātad, ja nemaldos, ir kola, alus un šņabis. Tāds kokčiks ir, teiksim. Tas ir mehu kokteils. Bomba. Tas ir mehu kokteils. Es atceros, ka dirsiņām tā kā ķip. Es atceros, ka bija Nē, tur leģit bija kolas pudeles, leģit kaut kādi, nu, kas tur tādi buržuji lielāki, tas tur no 0,5 pāles pudelītēm, kas tur tādi, īsti cilvēki, kā teikt, bez filtra slavenības. Tie bambuks smuki ielēja, tā kā kola, alus un parasts baltais šņavīts. Un sajaucam, lūdzu, palabojiet mani, ja es tagad kļūdos, bet, ir pāris gadi pagājuši, bet man šķiet bija aliņš, koliņš, un, protams, koliņi ne jau Coca-Cola vienmēr. RC kola gāja arī ļoti labi klāt. Un tad tur bija tā, ka bija 0,3 mehu kokteļi un 0,5 mehu kokteļi. Un kaut kādas sacensības, vai kas tur bija mehu dienas saucamās, tur tāda balka gāja zurā. Un tur bija tā, ka
tev bija jākrāj, man šķiet, pat kaut kāda tā kā zīmodziņi, tik un tik meha kokteļi mazie, tu tur kaut ko, tad tu tur vinnē, nezinu, vienu lielo pavelt vai ko, vai tik un tik lielie meha kokteļi, ja tu esi izdzērs, tad tu daboni arī kaut ko tur akal, karoči Dieva zīmes. Tas man asociējās tāds, čistās ikonisks, tāds latviešu tāds, puņš, tāds studentu puņš. Bet, zini kā, man liekas, mums būtu jātājumos kaut ko tādu, kas ir reprezentables. Lai nav tā, ka katru reizi, kad, teiksim, nezinu, piemēram, atbrauc kāds viesis, tur no īrijas pieņemsim, tad viņš tāds, ieplagojās, pie tā mūsu punčiņa, un pēc tam beigās atskurtoja atrodas. Tā kā līdzīgi kā mēs. Tad es teiktu, Nē, tad es teiktu Vanaks un Fantastika citronu. Nē, bet pavisam nopietni. Tas nav trick question. Garši, trick question. Nopietni. Ķipa tā kā, tiešām atrast tā kā, kas mums ir tāda. Es zinu, ka mums ir sīdri. Kaut kas ar balzāmu, kaut kas ar balzāms, tur, līgatnē vīnu. Tieši tā arī, īstenībā tieši tā arī dzer. Ir, kas dzera sīdri ar balzāmu, tā arī ir. Un kaut kāds jāņogs, kas mums raksturīgi rabarberi kaut kādu, varbūt tās, jo sanāk, ka tur kaut kādiem augļiem jāfigurē vai kaut kas tāds, nezinu. Jā. Es domāju, alkohols, pieņemsim, ka tas ir balzāms, es domāju. Jo tas ir, man liekas, tāds, viens tas viss tāds, kas ir tā kā priekš, reprezentatīvākais dzēriens. Upeņi, es domāju, brūno jau tā kā uz brūcēm tikai kaut kādas. Viņš garšo pēc joda, zini, kas ir jods? Kādreiz zaļonks, bija zaļonka un bija jods, tas, zaļonka, zaļš tas šķidrums, it kā dezinficējošs, un tad ir tas brūnais, un tas bija jods, es atceros to vēl uz brūcēm. Man liekas, ka parastais klasiskais balzāms garšo pēc joda vienkārši, es nezinu. Es nezinu, kā jods garšo, bet viņš izskatās un smaržo. Bet Černobiļa arī, tā kā tās šaibas, plagoja, jodu. Jā, bet tas šķīdums, viņš šķīst, man liekas, ka parastais klasiskais balzāms garšo tā, kā smaržo jodu. Es nezinu, vienkārši, bet Dieva zīmes to kolu pat nenoslāpē. Es izdomāju perfekto latviešu šo vaļņu. Veikals vēl vaļā? Uztaisīsim testu, ir vēl veikals vaļā. Tātad parastais balzāms, kas garšo pēc joda, kartupeļu mīzes un lietas ūdens. Gāzēts. Nē, es domāju, ka tiešām kaut ko nopietni pateikt. Es nezinu, kaut kas ar kartupeļiem, ka viņam arī tad vajag, tiem, man liekas, ar tādu. Kaut kāds tās putas novārījumi kaut kādu, man liekas. Nē, labi, es teicu, piemēram, sīdru ar upeņu balzām reāli dzer cilvēki. Tagad kokči, reāli dzer. Zini, kas īstenībā varētu būt? Mēs nesen paprovējām tā kā variantu tādu, kad, upeņu balzāms, un tad tā kā sajaukt tā upeņu zapta vēl, kas ir. Un gāzēts ūdens, un to tādā kokčīta, kas tur nevajag uzreiz, tā kā foniņā uz glāzītes. Tas varētu būt interesanti. Bet tā bija aronija kaut kāda. Bet tur nevajag uzreiz uz glāzītes, tā kā nevis tā kā citronu šķielīt, bet tāda raniberla tabletīt, tādu stūrīšu uzsēdināt, jo tur kuņģis uzreiz sadecis, es domāju, ka, tik skāps, skāps. Upeņu balzāms, upeņu sulu. Upeņu balzāms. Un upeņu ogas vēl, un upeņu lakst vēl. Gulētājot. Saknes vēl. Un vēl viena pa sejā upeņu vizām kaut kādām vēl krūmjā. Jā, nē, bija labi. Viņš tāds mazs. Es nezinu, latviešiem, ko latvieši tādu briesmīgi dzer. Ne briesmīgi, bet tas latviešu, kā teikt, latviešu punčs, kas būtu. Man gribās teikt, ka latviešu punčs ir alf. Alfs, upeņu balzāms, varbūt tās kaut kāds rabarbeļu sidrs un jāņogas klāt. Bet tāds tiešām dzerams, es domāju, būtu kaut kāds vietējais sidriņš, krafts sidrs, kas ir tāds skābāks. Kas kaut kāds lielvārds vai kaut kāds abauts. Tāda krafts sidriņš. Nevis saldie, bet tādi skābie, tie sausie. Tādu upeņu balzāmiņu. Kaut ko, lai šķaidītu, tur vajag klāt. Lēdu, es nezinu, neko vairāk tur nevajag. Var piebērt kaut kādas, var šidot kaut kāds kūls ogus. Man liekas, viss. Tā kā smoked whisky, bet smoked tas kokčs, smoked bišķi to glāzīt. Tas vienkārši, noliek to kokču kūlas laukā, kur viss dāk, apkvēp, tā kā viss tas. Vai arī pirms. Pašdarbnieks iespļauj. Vai arī pirms tu taisi to kokču, te nevis kaut kāds, visītim, kaut kāds ozolu miziņas tur apgrauz, uzliec to whisky glāzi, bet, uzliec tādu šķipsniņa kūlu, aizdedzina, tā uzliec to, protams, plasmas glāzi 0,5. Un lai viņi bišķi apkūp, un tad tu jauc savu kokču iekšā. Tas, ka bija rītīgi sīks. Jesus Christ. Es domāju, tas būtu diezgan caur apkvēpušo glāzi, tagad tu viņu izdēri, skaties, tā kā mēnesi aptums.
Jā, pie acis liek. Jo, zin kā, viņi parasti nokvēpina tos lācis un skatījās. Saulēnas ģiet. Tas ir ultimate punch, Kokčika apakš. saulgriežos, ķipa punch. Skatās savā nākotnē vienkārši. Kādreiz būtu ar kolu skatīties, ka tu brīlēs, ja tev ir tāds tā kā 2 stikliņi un pa vidu var ieliet kaut ko iekšā, tu ielēji kolu un tu skaties cauri. Gan jau, kad ir gāzes burbulīši bišķi tā kā, maisīt to skatu, kaut ko Tas lauzt. salts liekas, ja piet pielām, viss tur laizās viens otru. Nu, labi. Šo klusumu tu biji pelnījis. Nākamā jautājuma Alvs. Dāj, Jautājums būs plagojumi. Krač, Šis būs grūts, jā? Bet pilnīgi tu jau tā iekārtojies, pilnīgi likās. Tas bija par tiem fāgķi. nu kā tu? Jā, nu tātad Amerikā, pieņemsim, ir tāds tā kā, nezinu, kā lai pasaka, saīsinājums, vai tā kā akronīms, akronīms, kas ir, kas ir tā kā smadzeni, Mr. Brain. Un, jā, viņš saucās FANG, kas ir FAANG, kas būtībā sastāv no Facebook, Apple, Amazon, Netflix un Google. Un tas ir tāds kompānija, tā grupa, kur visi grib strādāt, jo tajos boom laikos, kad viss tā tehniskā industrija tur šausmīgi plauk un ziedoja. Ziedoja? Kā viņi ziedoja tieši? Es īsumā vēl vienu izdomāju. Kā viņi ziedoja? Es vēl vienu izdomāju. Un, kurš tad kā būtu, pieņemsim, ko mēs varētu, pirmkārt, kādu vārdu savienojumu mēs varētu ar Latvijas tādām kompānijām, kas ir tādi lielie tie giganti, kur visi grib strādāt. Amerikā to var uztaisīt no teka kompānijām. Es domāju, mēs varētu Latvijā vienkārši šaut arī vienalga kaut kādas būvniecības kompānijas vai kaut kādas, nezinu, tur Grindex vai vienalga, kaut kādas tādas lielās, Man ir kas ir tādas lielas un bagātas kompānijas, kurām tur ir akmeņu kāpšanas siena darbā, pufi, var dzīvnieks ņemt līdzi, var latus dzert no kafijas aparātiem. Tieši tā, kad tā kā darba vidu, tā kā... Jā. Es pat nezinu, kas varētu būt tāds, kur čīsta visi grib strādāt. Es pat nezinu, jo neviens Latvijā nekur negrib strādāt, visi grib tikai nīdēt, cik viss ir slikti, un tas viens nekur negrib, jo neko nevar nopelnīt, un visur citur ir labāk. Tad man liekas, ka tas varētu sākt ar kaut kādas 2 iemest, piemēram, man liekas, Printfuls. Tas varētu būt, protams, es nezinu, neesmu strādājis, un tā kā lielākā daļa visām tām kompānijām es varētu teikt, ka, protams, es nezinu, cik tur, bet, tas ir liels gigants. Man ir tāds priekšstats, kur viņi radies, kad viņi ir tā kā tāda nesasniedzama kompānija, ka tev jābūt riktīgi, tā kā, savas lietas liepratējiem, tā kā. Nē, es tev piekrītu, ka tas tāds gigants, vai ne, bet vai tur cilvēki, baigi tiecās strādāt, bet tā, ka bet tas ir, lai, tas ir tur pirmie, cik viņi tur miljonu stoku, tā kā bija kaut Jā, viņi ļoti bagāti. Latviešu kompānija tik dārga. tieši pa latviešu kompānijām vai tās, kas ir Latvijā pieejams. Tas kaut kāds frančīzes, kaut vai. Latviešu kaut kādas. Jūs nezinu nevienu vispār, kurzems atslēga. UPB pieņems. UPB, jā. No celtniecības nozares es pieļauju, ka tas varētu būt tāds liels. Tas ir tāds jaudīgākais. Jaudīgākais, kur ir salīdzinoši, es domāju, tie darba apstākļi ir diezgan, labi tādi, Jā, bet vai, nesākam tur braukt baigos dīteilos, cik tur labi vai slikti, bet tā ideja vienkārši tāda. Nē, ir. Mēs varam sastāvēt, to vienkārši vārdu no tādām lielajām, tām krūtajām. Mums ir U, mums ir P, kādas vēl kompānijas mums nāk prātā? Man 2 varianti ir, Oskar, kas uztaisīja to Dakārs, tā kā tački, pirmie latvieši, kas piedalījās, viņiem arī bija tā kā elektrote, dzinēja, tā kā paikspīkā gojās. Tad mums ir tie arī krūti, un otrs būtu Tērvets dabas parks, kur viss gribās strādāt. Dupā. Tas ir pilnīgi huge, tā kā, zemgalā viņš atrodas, bet jūs esat bijuši Tērvets dabas parks? Jā, viņš faktiski reizes, kurš nav bijis. Tas ir konglomerāts, tā kā tur ir rūķīši, tur ir tā kā viss tā kā izstrādās. Tā kā, bet tur nav kaut kā maksimāli, nezinu, sen jau viss Rīgi piemīsts un izārdīts. Tur nav sprīdīts bija. Pāris gadus nav būtis tur, bet 2 gadus apkārt tur bija. Nav tur. Vienkārši viss ir tikai apgājis. Tur tā jaunā pilsēta. Es pēdējo reizi, laikam, biju tur, jākauts savus gadus 10 atpakaļ. Nē, bet tur var aizbraukt arī kā daudz ķip, tā kā, tur ir ko darīt, vienkārši izstaigāties, kaut vai tīri, pastāvēt. Es neapsolu, es garantēju. Kroča Arvika apsardzes, bet šitā parāda piedzinēja kompāniju pēdējā. Tad mums sanāk, ka tupa. Es gribu strādāt tupā. Pagatu? Nē, tu 4 burti. Nē. Tērvets parks, UPB. Printfuls un Arvika. Un tie 4? 5 vajadzēja, ne?
Nē, viņš jau teica Oskāru to. Oskars arī. O, vēl ir. Ok. Vienalga, kā var sastāvēt vārdu? Es pat laikam nezinu, ko es tādu, ja ir jāņem vērā tas, kas ir, kur visi grib strādāt, kas ir rītīgi tā kā big. Kam ir laba reputācija, kas ir tādi jau, tā kā, ilgdzīvojot spējīgi, kuriem ir tā kā respekts kaut kāds vismaz. Grindeks. Grindeks. Tas ir Somi, kā pats sacīt. Man pat tā grūti tā iedomāties. Mēs nevaram tas kaut kā sastāvēt. Diezgan aprobežot varbūt, bet man nav pat tā, ko es varētu tāds, tas Latvijā vienkārši cepur nost, un es gribētu. Nav man tāds īstenībā. Es nezinu. Man cepītie blūšakrieši džeki, es nezinu, bet tas ir tāds vēl tāds, kapitāla prasošs un investīcija prasošs tāds, tomēr kantors, man šķiet, viņš ir super, kā teikt, perspektīvs. Man liekas, bet viņš jau vēl, viņš nevar vēl dabūt to savu. Iedomājies, viņiem būtu, nezinu, kaut kāda viena Ķīnas rūpnīca kaut vai, tur ir dieva zīmes. Man liekas, vēl tas moments, kad Latvijā šausmīgi daudz tādas underground tipu kompānijas, kas kaut kur izsitās. Jā, viņas kaut kur varētu būt, bet mēs nemaz nezinām par viņiem, jo, viņiem nav ne kapitāls, ne tur investori. Mikrotiks, es domāju, vēl arī ir. Jā, vienkārši viņi gan jau, ka būtu kaut kas, ja viņi būtu, tur kaut kādu, milzīgi investoru un, Mums ir Mikrotiks, mums ir Printfuls, mums ir UKB. Tas tā kā bišķi norostās. Tu ieri reāli tai kompānijā, tur viss te darbinieši uzreiz. Sēž pie kompiem un viss tāda reizē. Kad 200 minūtē vismaz vienreiz. Vienkārši izspiegots priegumļa. Čogļa. Bet točņiem katram tāds kaut kur pielikts tāds vārds, sēž tāds, jā, viņi visi noraustās reizē. Un tas ir kaut tāds inner clocks, kā viņi tā kā, serveriem ir tāds iekšējais kaitīšanas kaut kāds tāds, ka viņi saprot, ka kādā laikā un eksistencē viņi atrodas. Tie cilvēki kartā un te viņi darbina. Es nezinu, kur es eju. Nē, šis tāds baigi tāds plašs domas, tāds jautājums, šis tāds nesagatavot, es pēc jūtos tāds diezgan stulps, īstenībā. Es vienkārši iedomājos, ka varētu kaut kādu, nezinu, pupi, pieņemsim sastāvēt Printful. Pupi, fuck. Un tad tā kā kaut kāda vēl spēja, kaut kāda kompānija tāda liela jāatrod Latvijā. Un kas uz vēl kaut kāds nav. Uz P-burt? Jā, uz P un kas vēl varētu būt. Bļauj, tagad sēd un domā. Sēd un štuko. Šis tad varbūt tāds. Jā, tā, es jau nopratu, ka šis varētu būt tāds bišķi, tāds tiešām tāds, tāds. Jā. Pabalēl. Nākamreiz, jā. Krači izdomās ideāls. Tas, man liekas, nozīmē to, ka bišķiņi varbūt tās jābūt vairāk lietas kursā, par to, kas notiek. Bet, man liekas, tā kā, tur jau bišķi par to jāinteresēs arī, tā kā, vai jābūt vismaz kaut kādā sfērā konkrētā, par kur tur jādīlojas. Jā, man liekas, es tur pieņemsim, nezinu, tur zirnekļus ķēru, ķipa, radiatoru satīru no eļas, ķipa, tad, vai man tas baigi interesē, kādas tur citas kompānijas ir. Sāpiņu kompānijas vēl pie tam, tādas, ķipa. Jā, ilūzijās dzīvo. Jā. Bet, kad viņš strādāsim fangā, tad viss izlemts. Skumi jau teikt, bet jau šķiet, ka Latvijā nav neviena tāda kompānija, kur... Es domāju, ka tas pats Mikrotiks un kaut kāds Printfuls, visu, man liekas, ka... Kā Igata varētu būt arī, ķipa, Zīburt, Jālgavas, tā kā monopols, kurš visu ceļš, tā kā... Viņi vienmēr, ķipa, ir konkurss, tā kā par to, tā kā es pēc ceļnieks. Ceļīs būs, ķipa, un Igata vienmēr uzvar. Tāds jau nav vairs. Jā. Un Kulks laikam arī vēl bija. Viņi tur batlojās, bet Igata... Viņi gan Kulks, gan ceļs. Kulks, ķipa. Nē, divas tās kompānijas. Jā, filmēs, ķipā. Bet tas jau lokāli, un tie ceļas kvalitāte arī, man liekas, nav baigi labā. Tā, ja pastās ir aizvārtāts. Ar sakostiem zobiem, ja paskatās, tad to atstīt, tā kā redz baltums arī visu. Tur viss 4 redz. Tāds, bļaku, te viss ir labi. Ej, tu dirst. Teseja kājām. Tu jau pārspīlē, man liekas, tagad. Vai tu tā ceļš novērtē? Es tikai tā.
Buļļa, wow. Ar acīm brauc tā kā, piemēram, tā kā kuģis ielaid, ostā ielaiž to viņam to šampaniešu puldeli ušā vai ceļiem arī ir kaut kā tur, nezinu, kad uzmet piķi kā Grēderim pamet šāmpa apakšā to iesvaltē, tā patiek. Ja iespriežās iekšā pudeles, tad nav labi. Vai arī kuģis šurka vienkārši atzēna ridīgo burnaut uztaisīt, ja tur jau izrokās caurumu, tad ķipa nav labs. Bet tas varētu būt tāds legit labs. Tas bija tāds viens skaists tīķākpilī. Bet par to nerunāsim. Bet redz, kā ir, man liekas, tas nozīmē, ja viņus neiesvēt, tas nozīmē, ka viņiem arī nedod tādu ilgdzīvot spējību. Ķipa, kad neusticās, tas vienkārši uz ceļiem. Jā, ķipa, viņš, protams, kad kādu nokalpos, ķipa, nav jēga, bet, protams, kādu dekādu. Krīvu gadu un te visi jāpārtājas kādu dekādu. Kas to bruģīt pie maķīšu notikās? Pie maķīšu, liepai maķīci? Tagad ir. Tas ir pie kanāla. Hensīšu. Bet maķītis drīz būs. Nē, bet man bija tieši jautājums, kā mums tagad, kad viņi salabos tur to bruģi, kādu testu mums vajadzētu uztaisīt, lai pārbaudītu. Piemēram, iedomājies, tu esi tā darba pieņēmējs, uzlikt to bruģi, vienkārši pagāja 2,5 mēneši un 4 minūtes, un vienkārši tas bruģis jau viss ir rievās un viss ir pakaļā, un tagad ir jāpārtais. Un tu esi tagad nākošais atbildīgais. Nē, bet tev ir jānotestē, viņi salabos, ķipā, un tev ir jāizdomā tagad tests, kā notestēt, vai tas bruģis atkal nav brāķi salikt. Kas varētu būt tāds Nē, tur jau testē to grunti pirms bet viņi testē, uģi vīrs laikā, zem cietāk vai kaut kas tāds. Nē, protams, mīnusos jau to nevajadzētu testēt. Bet no sākuma pirms tā bruģa uzklāšanas, tu, protams, testē to gruntu, vai viņi atbilstoši, projektētāju prasībām. Un pēc tam kaut kāds bruģi, tas bruģakmeņa kaut kāds biezums, to jau atkal garantē, tad, projektētājs, kad šeit tik, un tad tas būvuzraugs, kas pieņemis, te ir izbūvēts tā un šitā, un tie beigās to pēdējo slēdzienu jau tas būvuzraugs tomēr, vai ir atbilstoši projektam izbūvēt vai nav. Bet es domāju, ka tu pārāk nopietni piegāji tam jautājumam, jo es biju domājis, piemēram, kaut kāds 14 ziloņus varētu palaist, lai viņi iziet cauri. Es no sākuma īstenībā gribēju teikt, ka kaut kādu veco tramvaju, lai mobilais celtnes uzceļ gaisā 20 metrus un nomet uz tā bruģi, bet pēc tam es domāju, varbūt tu tiešām nopietni. Nē, man taču nevajag. Liekas, tur varētu arī sprīdīts ar šo Lutovs, cīnīties. Kādu skabu spēlē, tas Lutovs tur dansoķi. Lai sprīdīt lāpsti iecērt tur vai netufi. Es sprīdītim būtu battles pret Toru, viņš ir to āmuru, sprīdīts ar lāpstis pret aizpūst. Man ir jautājums, mēs jau aizplūdām te kaut kur. Let's go. Es ir tādā stage skaitīšanas režīmā, aiziet. Nebūs pretī, nē, dilst uzpīp. Man ir pretī, tu man ir pretī. Tātad mans jautājums ir, legit. Vai jums kādreiz dzīvē ir nācies saskarties ar situāciju, kodā jebkur, bet tomēr vairāk klubā varbūt, vai ballītē, kad jums homoseksuāls, teiksim, gejs, čoks vienkārši šit kā anti, un ja, kā jūs reaģējāt? Un ja nē, ja jums īsti, kā jūs reaģējāt? Tātad, Tom, ko tu teiksi par šo? Īsumā, likās, ka man nekad nebūtu tāda situācija bijusi. Bet, kaut vai nojausma bijusi, ka Moškvičs bija gejs, ārpusā tajā Double Rainbow, tur tāds... Double Rainbow skaidrs. Nē, viņš bija... Tas tev gribēja. Jā. Bet es tur gāju tikai tāpēc, ka tur bija... Nē, tas bija rock klubs, tas bija folk klubs. Tā Dānijā saucās Hard Rock. Double Rainbow. Citra dūso diezgan sūdi. Double Rainbow. Nē, bet zini kā? Mēs tur vienkārši piegājām klāt. Iekšā es nebiju. Tu nebija viņā iekšā, vai viņš tevi arī nebija iekšā? Priekšā bija pāsīšu laukums. Tur ir tāds depo ķipa, vecs, un tur vienkārši lokāli uztaisīt. Tur viens kaut kāds klubiņš maziņš, tur viens kaut kāds vārds.
Tur bija tas Double Rainbow ķip arī. Godsbalna? Tad tur tā Vienkārši tā kā basīša grozi, mēs tur laišiem gājām ķip spēlēt. Un toreiz mēs izspēlējām, tur dāvājam mums kādu alu paņem ķip kaut ko. Tur laikam tas sanāk līdz tai bārlētā aizgāja ķip tā kā to alu paņem. Uz tā pastos, bet Džek tikai 3 jau rindā, jā. Man patīk, cik piesardzīgi tu to stāstu mēģini ķipā uztaisīt, bet beigās, tur basīšu laukums. Bet, mēs beigās iegājām Double Rainbow saliņi. Ko es gribēju teikt, gan, ja tā ir principā vienīgais tāds, experience ar kaut ko tādu, ķipā. Labi, kas notika? Bet kas tā klubā, ķipā, mūzons, bet tur viss kaut ko. Draudzīgs Džeki, jā. Nē, kā es iegāju paņemt alu, ķipa, tur nezinu, kaut ko bišķi pabazarēt, ķipa, izgāja ārā, nezinu, tad mēs tur tālāk, nezinu, basu paspēlēju, ķipa. Tad kur tad tā atbilde uz to jautājumu? Tā atbilde ir, kad, tad sanāk daļai, kad, ķipa, es biju kinda tādā vidē, kur varēja tāda situācija uzbildoties, bet es nezinu, varbūt bet vispār neviens neko tev, tā kā, ne tur pienāc, ķipā, jau, ķipā. Es droši vien vienkārši tā, politely būtu tā kā vienkārši, ķipa, teicis, kad, I'm trade, ķipa, kaut kas tāds. Bet tu negribētu tā, ķipa, tomēr low-key tā bišķiņ tā kā paspēlēt līdzi un redzēt, tā kā, vai tiešām viņš tev tā kā grib, zin kā? Laikās, šitiem jautājumiem varbūt pats gribētu tādā situācijā. Es jau vēl neesmu atbildējis, kā man ir nācies saskaties. Nē, palēlums tā ir mana atbilde, tā kā Double Rainbow, tuvākais, kas ir bijis. Jā, bet, ķipā, ja tu tik it kādu laidi garām, bet, ja tev pienāk, tomēr tāds smūgs peģiks tev pienāk atvērtam, lai tu to pamanītu, Nē, bet varbūt mēs varbūt, piemēram, ieejam tieši tagad teicu, ieejam Double Rainbowā, bez tā kā nodomi, ja, netīšām. Malas paņem. Jā. Un pienāk, tur abols. Un sāk tā kā tev bazarēt, un tu tā kā saproti, viņš paļu bombi zilais. Tu uzreiz teiksi tāds, fuck off, vai tu tāds, es tur iemetu 3 trinīšu, redzēju, es tur, paušķinu, ka tu negribētu tā bišķiņ tā kā patīzot viņu un beigās tā kā, nē, I'm straight, zilo iendomu. Klasīšu jautājums, prasīja, tad jau what the fuck not, tā kā, cilvēciski atbildi. Bet, laikam tas reasonings, es tā visu tā kā nebūtu, tas, jā, es tur... Nē, ne jau, bet, zin kā, bišķiņ tā kā paspēlēt, bet bišķi paspēlēt līdz to. Tu saproti, ka, tev meidš nekoļī, bet, tev Džek pat koļī, tāds aimīn. Vienīgais, cik to ir? Vienīgais, kas man, pamainītu visu to, disposition, būtu tāds, čūks tāds, piemēram, I see you, Steph. Looking good in New Jersey, boy. Ble! Tad tu laus tāds iekļīt. Rokās vienkārši. Abit Zeit, ha? Ble! Abit Zeit, ha? You look sweaty. Looking good in New Jersey, boy. Wanna take it off, maybe, ha? Bet, ja izrādās, ka viņam porziņas tā kā, nav īsti taisnas, un viņš tev tā kā koļītos klāt. Bļais. Viņam vēl tas meriks, bet reāli. Viņam eriks garš meriks. Man garš meriks. Two-seater pokuļs aiet. Abi divi jūs uz aizmugurējiem beņķiem sēdējam. Beņķiem, mēs priekšējos ņemam ārā, mēs abi sēžam un braucam vienkārši. Saka, policijas akadēmija, tas tāds izrauto beņķi. Jā, uz aizmugurējiem. Come on. Kas ar airbag būtu tādā situācijā, ja tu sēdi uz aizmugurējā beņķi? Tev viņam uz salauz rības kaut ko te pasauli. Jāgaņ. Nē, tu jau arī pats lido uz priekšu. Gan jau krašā. Kur tad tu lido? Tev jau noviksē tā josma, tas airbags te, un tu tāds... kā tev alvatiem līgajiem? Nav nācies kaut kā? Es neatceros, tas man liekas Viedrijā. Paļu. Nē, tai pašā Dānijā, tai pašā Arkusā, man liekas. Tai pašā Double Rainbowā. Tas varētu būt tas pats Double Rainbows, bet es nezinu, vai tas bija. Andis stāstīja, ka viņam bija ar gejiem, viņš kaut kā. Mēs, man liekas, toreiz ar Andi, tur Mārci un ko tur mēs esam, es esmu kāds 2-3 reizes bijis tajā, bet tas, man liekas, nesaucās Double Rainbow, viņš nebija Godsbana, viņš bija tieši dokiem pretīģi. Viņš bija gan jau. Bija vēl cits, Viņš gan jau bija. Nevis Double Rainbow, bet straight as a rainbow. Triple Rainbow. Call me straight as a rainbow. Triple Rainbow. Double-ended rainbow. Double-ended rainbow. Kā tā tur gāja? Bija kāds, ir nācies tā kā sajust kaut vai tādu, kā teikt, Man sākumā, man liekas, tā kā neviens pat nemaz nepateica, neintrodusoja to, ka mēs ejam uz tādu tā kā tipu klubu.
Un tad vienkārši vienā brīdī, kad man tā kā vairākas reizes kaut kādu pāršķoku pa pakaļ uzsit, tā kā kaut ko sāk saprast. Tad es sāku domāt, te kaut kas, man liekas, nav īsti rītīgi. Es, man liekas, pat atceros bišķiņ to, storiju, tā kā. Es nebiju, bet tu jau biji tādā pīpelē gan jau, ka tu jau vairs nejūti, ka tev sit pa dibenu. Tu jau man apbežo tagad. Jā, un es tā kā, bet es ļoti apstulbu visās tajās reizēs, un man nebija īsti laika domāt, ko es tagad darīšu, es nevarēju tā nopauzēt, un tāds pojā apsēsties, tā, bet tā, ka nepatīk, nebija seksuāli īstā. Man vienkārši awkward bija, man tāds bija tāds, beidziet man koļīt, es nebiju dušā šodien, come on, man bija vienkārši tā, man bija kaut kādi, man liekas, momenti, kur es tā kā gāķi pa kaut kur ārā uz tur, un tā kā, un kaut kāds čūks tur kaut ko tur sāk pavadīt, tā kā piekasīties, bet kaut ko tā kā, bet laipni, tā laipni, un es kaut kā, man liekas, tur kaut ko arī pateicu, ka, I'm sorry, not interested, kā. Bet iedomājies, ja tu tādā... Bet tu to šākli izdarīji, man liekas, tas ir galvenais. Es arī sapratu, kur es esmu. Kaut kāds slāns. Nē, es jau esmu viņu pūznī, tā kā es te neizvēlos noteikumus. Nē, bet ir vienkārši jāklanās. Nē, bet iedomājies, ja tu, būtu aizgājis tur savos, 5 years sober, vai nezinu kā, tur, un viss tas tā eskalējās, un tu reāli saproti, ka viņš, zilais. Bet viņš tā kā tev sit kā anti, bet tu domā tāds, let's see, nevis tieši tādā kaut kādā seksuālā ziņā. Nē, tur varētu... Iedomājies, kā Džek meičām pērt drinkus, tā kā manē, bāra. Tur jau, man liekas, ir tāds... Iedomājies, ja viņš tev, teikt, davai, pēc tam visiems arī jāņem. Nē, iedomājies, viņš tev tāds, davai, es tev nopirkšu, palu. Un tu tāds, davai? Un vienu, un otru, un trešo, un iedomājies, un trešo, ceturto, un tu tā kā mostiksi. Man liekas, gradzens pirkstā, vai uz olām, kā kura. Nē, tad es domāju, tu taču vari to izmantot, kā teikt, tā kā savā, vienmēr, tu jau arī, es nezinu, varbūt, bet katrs no mēs tik ļauni, varbūt. Kāpēc ļauni? Tikai dzīve spēlējoši ar likteņiem, tā kā tu? Nē, kādēļ? Gribu teikt, ka jebkurš nav bijis tādā situācijā bez mazai kaut kādā bārā vai ko, koļīt kaut kādas meiteni vai ko, un tu viņai pērst to drinku, bet tu jau apmēram pat bez mazai saproti, ka, it kā tu tādā veidā tā kā koļī viņu, bet tu ļoti labi arī apzinies, ka tu tāds kaut kāds 50-50, ka viņi vienkārši nozudīs vien brīdi. Un tu tā kā, ja tev viņš tā kā piet kaut kāds zāles, tu jau, bišķi paspēlēt līdzi, ne? Tad tā, Man laikam nav tāds iekšējs tāds čiep, gēns, ka tā kā dāja pēc tam paspēlēsimies, vai kaut ko. Man ir uzreiz tāds tā kā, nē, tā kā es negribu dot kaut kādas cerības, tam otram čokam, jo es zinu, ka es pēc tam netikšu no viņa vaļā. Un man būs tā, ka es vienkārši iešu prom, viņš man sekos, un kad es negribu tādā situācijā nonākt. Tāpēc es maz nedotu to mazo pirkstiņu, kabatiņu arī ne. Svens Kautots. Jā, saimnieki. Tāpēc es negribu vienkārši pēc tam awkward situācijas. Es saprotu, ko tu saki, kad no vienas puses, ja tev tāds playful, tāds prāts, ir, un ka tu gribi kaut ko tur pākstīties. Ok, zini, ja mēs pieņemsim tur ejam kaut kādu 4-3. Jā, protams, vienīgi tāds sketčīt. Jā, bet arī mošt. Tur jau tā lieta, un tad varbūt vēl varētu kaut ko tur paprikulēties, bet, tā, es laikam, ka negribās vienkārši kaut kādu nepareizi ieskats, iedot tam cilvēkam, un tad pēc tam ir awkward. Bet citi to eksploat. Tātad meitenes, ņemiet vērā šo alvi mācību, lūdzu neizmantojiet vīriešu labsirdību, jo alvs neizmantoja vīriešu labsirdību. Tas makes perfect sense vienkārši. Es domāju, otrais etaps ir iziets. Moška, es neatbildēju par sevi, bet mēs varam katot šo arī. Stāst, tev mums bija kaut kas stāst. Nē, ko? Nē, mēs varam katot šito arī. Let's go to palikt. Jautājums man, es nezinu, ka Fēds, bet iešāvās prātā, jo man šķiet, mēs esam visi trīs diezgan no homo. Maybe no homo. Simpātiski tādi, vīrieši. Un man Zviedrijā, dzīvojot, ir nācies, reāli kaut kādas 3 reizes man ir bijis, ka man, konkrēti, gejs sit kanti.
Tā droši vien bija tas kaut kāds safari krēkls. Leopārda krēkls. Ar OB4. Nē, vienreiz Leopārda krēkls, bet zinās prikols bija. Nē, bet zinās prikols, kad man viss tās reizes bija tad, kad es biju tā kā vēl rītīgi čabī, ka es biju rītīgi fat as fuck. Viss tās reizes bija, ka es biju reāli fat as fuck. Man liekas, robežu vat, jo es atceros to vienu reizi, bija kaut kādā Stokholmas centrā, man šķiet kaut kādā tur klubiņā. Tad es biju tāds agresīvi piedzēries, man bija tāds, ķipā, get the fuck out, čīs. Bet kaut kā to vienu reizi, man šķiet, kas tā bija pilsēta kaut kāda Vasteros, man liekas, vai Pelskailets. Un tur man šķīsti bija tas Leopārda krēkls, es atceros, un tāpēc mazliet man tā bija. Man bija tā, kad man no sākuma koļīja nevis pats tas gejs, bet tas geja draugs, un viņš pienāca pie maniem un prasīja, ķipā, what's up, ķipā, manam, tā kā, my friend likes you. Man bija tāds, ķipā, my friend likes you, tā kā angliski arī, tā kā arī meitene, my friend likes you, man bija tāds, ķipā, kas te ir? Ģipā, un tā pastāst, tas čoks, un man bija tāds. Es domāju, ka tu netīšām nokuļīji to geju sievu, ģipā. Nē, man bija tāds, zinījum, ģipā, nē, ģipā es neesmu tā kā tajā iekšā, bet tu varam paprāt. Один раз не пидорас. Nē, bet tas bija tā, kad es tagad pateicu, ka, ka es neesmu zilais, gan jau, ka man tas Leopārda krēkls to visu nodevu, ka es varbūt varētu būt. Bet tāpatās visu to vakar, kamēr mēs bijām tajā klubā, viņš tik un tā turpināja kantēties un čīst arī pirka drinkus, tā, kad āldus šotus, bet pirka nevis tikai man, bet ar ko mēs tur, es neatceros, ko mēs tur bijām, kādiem kolēģiem vai kur, čomiem vai ko, bet čīst arī pirka mums visiem, tā, ka, bet beigās tā arī bez kādām strīdiem vai kādām scēnām, un mēs tā arī, davai čau, un viss. Un tā es nezinu, kāpēc, bet es šito atcerējos, un man likās tāds rītīgi interesantā sajūta, ka, tā kā ko jūs darīt, tā, ka šis ne jau, ne jau tur, tagad tu sāki viens pats, ja tu tur aiziet, nezinu, uz kaut kādu sporta bāru, altu padzert un futeni pastīties, un tad tu tur riskētu moškas starp 3 gejiem pamosties tur no rīta, bet, kā jūs, jo tas jau kā ir tāds neliels kā kompliments bez mazai, ka tev džeks sit kā, nav tik bieži, ka geji, pirmkārt, zin kā, labi, tas kādā Skandināvijā vairāk, bet, vai es īsti kā anta, tu pie sevis izdomā tādu, davai, pastīsies, cik tālu šito var aizvest, tā kā bez sankcijām, tā kā, tas tāds, galīgi, es saprotu, ka tāds, varbūt citam tāds aizvainojošs, ko? Nestandarta situācija. Šausmīgi nestandarta situācija, jo, zin kā, tu koļī vienmēr sievietes kaut kādā klubā, brīvs esot, protams, bet, kad tevi koļī sievietes vēl rētāks, kā gejs tev koļī. Geji tev biežāk koļīs nekā sievietes tev koļīs, bet, Varbūt ne tikai tas Leopārda krēkls, bet ir īsais šortens Kritulens nodaubiši. Laikam gan. Arī tas, ka tas ir 4 miniteģi. Tie bija atšķiries strīgi, uzgriež vien to piru etīti, danslorā tāds, Olis bija, kurš tas labs muzos, tā kā, It's the night, tas man un tāda sporta nev, tās skolas sporta halli, disco ball and straight. Beigās tāds noiet malā, es neesmu gejs. I'm just fluid. Es nezinu, laikam, es neesmu tik tālu ticis kā Ričs, bet, ja es kaut kādā tādā situācijā nonācu, noteikti to ātri paziņot, ka, neesmu interesēts, bet mēs varam vienkārši, nezinu, pasūkties aiz stūra. Pabazarēt, dzīvi, tās, nezinu, bišķi apmainīties ar informāciju, tad, mums pat mīkstai, iepulgoju. Tikai, ja tu nekad nepamēģināsi, jo nekad nezināsi. Sen latvieši. Jā, tā. Ļoti labi. Saprot? Pauze. Klausies. Mēs esam apakaļ no pauzītes. Bišķiņ padarījām lietas. Esam apakaļ. Rīčiņ vēl vairāk zilu ceļu ir. Bet norām saules deguna pirmīt fūst. Deguna radz norāva. Un esam tikuši līdz pēdējiem chapteram. Kas ir aktualitātes jaunumi. Trendi. Un
tā kā teikt tādi. Varbūt viņi ne tieši kolerētojās ar to, kas notiek konkrēti šobrīd, bet mēs maksimāli tā kā provējam tādus svežakus, kas mums ir pašiem tā kā tajā brīdī aktuāls bijis. Jā, varbūt jūs jau to zinat, es to nezinu. Jā, arī varētu saukt. Jā, es domāju, ka Kuram jāsāk no Alfs. es domāju, ka Alfs, jā. Tā. Es domāju, ka Rīčis Čīsts šito jau zina, bet tā tad pēdējā laikā ir uzplauksnījuši tādi internetu video, kad ir viens tāds loopholiņš vai tāds cilpcaurumiņš, kas nav aizšūts vēl īsti, ir tas, kad Čiepas pasūta AliExpressā plastmasas zīdaiņus un ar krūti atkailinātu baro viņu ģipa priekšā kamerai un liek sociālos tīklos, kā Instagramā, TikTokā un tādā veidā apiet ģipā visus tos tā kā, lai nedzēš ārā, jo tas ir ģipā educational, ģipā viņi rāda pamācību, tā kā... Jūs to mācos? Es mācos. Jā, rāda šo tad kā tā kā, ģipā pareizi tur zīdīt tā kā bērni, bet, protams, viņām visām ir tā kā all my links, ģipā bio, kur ir OnlyFans un tas viss. Principā, Čieps fucking sūta plastmas bērns, lai vienkārši plīkiem pupiem barot viņus tā kā šitajos ten... šitajos visajos tiešraidēs, bet sociālos tīklos, un lai reklamētu savu OnlyFans. Nenosodu. Kā jums tas patīk? Nenosodu. Sauc man par plasmas zīdēnu, jo gugu gagā. Vai tu gribētu identificēties kā plasmas zīdēnu? Sauc man par plasmas zīdēnu, jo... Tas tik. Ārprāts, vienkārši ārprāts. Es tikai Andim aizsūtīju to vidiku, un viņš bija unavailable pēc kāda brīža. Jā? Man liekas, ka tie algoritmi tā kā, diezgan ātri. Ciltcaurumā. Nevar visu detektot tā kā instantly, bet paiet bišķi momentiņš, varbūt kāds report, kādu uztaisīja vai kaut ko. Tā. Bet man ļoti patīk šis trends, teiksim tā, ja? Jaunums, ja? Es savā nodabā mierīgi dzeru vienkārši kafiju no rīta, šķirstu Instagram ķipā Explore sadaļu, uzeju pliks cicis. Kas te ir? Ko tu plikam cicim padarīs? No netīšām uzspiedu. Es... Gugu gaga. Viss. Un vienkārši ārprāts. Bērnu dārzu, viss tā kā izglītības sistēma. Jā. Ieskart atgriezies. Viss. Es vienkārši, es ieeju apstīties, vai tiešām viss notiek tā, kā, jānotiek. Es atvēru to kontu ķipā un saprotu, ka tas bērns nav dzīvs. Kā to noteica? Viņš nemaz negribēja to pupu, es nezinu, tur frizūra tāda pati katrā video tam bērnam bija. Vienkārši... Es domāju, pa 2 stundām baigi izaugt. Viņš, Viņš safilmē vienā Nē, viens video bija mājās pie pusdienu galda, viens video bija pie, tramvajā, vienkārši sēžot sabiedriskajā, viens video bija kaut kādā publiskajā ēstuvē, un stila goda vārds katrā tai vidikā, tas ir fake zīdainis, reāli viņai rokās. Viņu jau tā iekustina it kā, ka viņi tā kā piespiež to galvu, viņi it kā, ka viņš čista tā kā ņem to krūšgalu un it kā zīd, un tā pašā laikā pastās kamerā tādi pilnīgi pārmālējusies un tādi. Man liekas tāds, oh my god, vienkārši yes, vienkārši tavu vecāku ar tevi lepojas paļu bomu. Bet es nenosodu. Tā kā ir, protams, tā kā normālā situācija var gadīties, ka tur vajag padzirdīt, sabiedriskajā transportā, bet man liekas, pēc pāri speciāli tā kā ko tur kaverķipa un kaut kas tāds, tā kā, jaunajām mātēm. Bet viņi to darīja tā, pilnīgi ekspozot, tur tā, ka, viņai stāvēja paļubom tas telefons, uz ko 3 kāju un vēl bija tā apaļā. Gaismas vēl operātori. Vienkārši. Turbūt bija viņas traumais. Bija izplānots, tā kā tas šots. Vienkārši ārprāts. Soskas bija soskas vienkārši.
Soskas bija Soskin. Soskas bija Soskin. Tots bija Totin un Soskas bija... Nu, sanāk, tas bērns mazāk soso nekā Soska ķipē. Vienkārši. Nē, es nevaru tā kā piekrist, ne noliegt tam, ja es būtu čista tāda, seksīga kaut kāda džiep, ka es tur nemēģinātu tā kā tirgot kaut kādas viģiks vai kaut kāds bildīts kaut kādā OnlyFanā mūsdienās, jo izskatās, ka tur baigiet tā tēma. Bet līdz tam jau, tā kā, ja es pat tiešām pazītu šobrīd kaut kādu cilvēku, kas kaut ko tādu dara, man liktos tāds, no šitā ten Office, ķipa, tas Dwights, ķipa, aktieris. Jā. Viņš bija tā kā pie tās Bobby Althoff, ķipa, varbūt es... Es zinu, ko tu gribi. Es esmu redzējis, ko tu video. Ka viņš, ar ko viņš ķipā nelapojās. Nē, tājas, ķipā. Tājas, ķipa, kaut ko viņš nav. Nē, tājas, viņam prasīja, ka Ročs... It's definitely there has to be a king for tājas, ķipa. Jā, ķipā, tā sogī tājas, vai kā, viņš kaut kā tur, ķipā, viņi prasīja, vai ir kaut kas tāds, kā viņš iegūst tā kā naudu, ar ko viņš nelapojās. Un tas čoks tāds straight up tāds, it must be OnlyFans. Vienkārši tāds, ķipā, pilnīgā pokerfaceā. Un ķipā, tiešām, ķipā, viņš tāds, ķipā, I'm selling, like, my pictures of my thighs. Tā kā, tas ir, man liekas, tā kā... Laikam, bet, man liekas, tik daudz tie fetiši pasaulē, tu, pilnīgi visu nāk, ko tu var iedomāties, zinot viņu un zinot to šovu, konceptu, gan jau, ka tas bija prikols, 100%, bet, stila, tā kā viņam tik ļoti labi sanāca to nopolot, viņš tāds, diemžēl, bet es tirgoju savu, tā kā... Tā, man liekas, tas ir šitās, tā kā vieta. Laikam, jā. Es domāju, kas varētu būt tā kā ekvivalents čokiem, tā kā šitā plasmas bērni, tur varo un ko čoku varētu, es nezinu, kājas, šitas kuļi, tad netīšām ziceli kādrā ielē nekrāvē kaut kas, es nezinu, kas tas... Ui! Nē, kā, ir ļoti populāri video, kā vīrieši tā kā skalda malku, pieņemsim, internetā. Wow, es pieņemu, ka cilvēki meklē kaut kādu to masculinity, to vīrišķību, kā parādīt. Viņš vienkārši ņem un skalda malku video, pieņemsim. Protams, bez krēkla un ar bikšturiem. Tāds legit, neteikšu, ka man patīk, neteikšu arī, ka man nepatīk, bet kaut kā tā kā esmu pats skaldījis malku, tehnika ļoti laba. Ļoti labi viņam cērtās, bet asas cirvis gan jau kā... Es kaut kā tiktu, kā vien redzēju, ka viņam bija kaut kāds super trakais izlējums, tam cirvim, tā kā... Tas ir kaut kāds metāls. Viņš ir ar ķēdēm. Ķipa nebija obligāti tāds pats asākais, bet viņš materiāls, un viņš laikam bija paredzēts tā kā... Tur laikam tev vairāk paveikt, ka tu tā kā izcērt, vai tu tā kā šķelt, ķipa. Protams. Viņš bija paredzēts laikam tā izciršanai, ķipa, bet viņš tā kā iepist tajā, ķipa, calmā stilbļā, nezinu, kaut kāds. Pusmetra diametrā, ķipa, vienkārši, uz pusēm pārsteigts. Savs bezarainu malu, kas nezinu, kas ir skaldījis, kas nav skaldījis, tev nav jābūt tam asākajam cirvim, ir koku materiāls, nepateikšu kādi, bet, ir tādi kluči, ko tu šitādas klučus ar vienu citienu pārcist, un ābels arains šitādu tu nevar pārcist arī ar citieniem. Viņš var teikt, ka viņš bija asākais cirvs garažā. Nē, bet atgriežoties pie tā jautājuma, par to, kā jums šķiet, kas varētu būt vēl tāds nākamais? Kas būs nākošais? Bet saprotu, tiklīdz mēs to pateiksim, reāli. Jūs uzreiz jau zināt. Jūs jau zinās, un 5 ieps jau uzreiz jau tur jau. Nē, bet tas čisti, jo es aizsūtīju vēl skrīņķi par šito prikolu, ka Redditā arī, čuvaki tā kā cepjās, kad kāpēc viņš saka, ķipa bez mazai, ja es gribu porņukus skatīties, sieja porņukos, ja es gribu kaut kādas tur fitness modelis skatīties, sieja tur tādā lapā. Arī porņukos. Kaut kāds varētu būt mošs, pieņemsim, bet ķipa, tas ir tagad trends. Pēc treniņa, kad novalk sasvīdušu maiku, ķipa, un tā kā, izgriež mītēs. Uz sašļiku uzgriež un aiziet izbaro savai, nezinu, māscei, piemēram. Bet čisti, tas ir laikam točin trends, jo es redzēju šitādu vienu video, es Salim biju sūtījis ko nedēļu apakaļ, un es viņu vienkārši tā apstījos, ok, pliks nipls, labi,
Bet tagad, kaut kāds 2 dienu atpakaļ, es netīšām, netīšām. Man liekas, ka netīšām atvēru to kontu, un tur bija 10 tādi video. Nevar visiem trendiem izsakot līdzi. Nē, nevar, jā, bet kas būtu, čista tāds, ko vēl varētu, lai piesaistītu neitrāli. Man arī patīk Instagramā. Kaut kādi posti, kas ir tur kaut kādā apakšoļā atkailinātā, vai kā tie tiek noreportot un nobanot, izdzēst. Un tad ir, sieviete, kas legit spaida savu pliku krūti vienkārši lielai pie mutes. Viņi visi tur ir kārtībā. Bet tā ir tā īstā dzīve. Ko tā kā cilvēki var redzēt? Varbūt, ka problēma nav viņā, ka viņa tāda kontenta ir problēma, kā mēs to uztveram. Varbūt viņi tiešām rāda, kā... Es nenosodu, es nereportoju. Un tad jau viss kārtībā. Bet kas būtu tas nākamais solis vēl absurdāks iespējams, ko varētu... Man liekas, ir tā kā filmē. Tā kā, tā kā Alsaka Education. Nē, kad tu reāli tā kā, tu ģipā, kā jaunie vecāki, ģipā, pirms vēl ir dzimis, tu vari iet kursos, tā kā, iemācīties šals, kā tur dīloties ar visādām situācijām. Bet jau mēs varam, mēs esam jaunie, vientuļie tēvi, mēs gribam saprast, kā tad tas zīdēns ņem to pupiņu, parādi. Jā. Kā tur viņu var uztaisīt? Kā tur? Kā tur es nepulētu raķeti, bļet. Tu saproti? Es neejam tālāk. Labi. Man liekas, tur jau tas moments, kad kā tu to skaties, vai tas educational vidīgs, vai tas porno, tā kā... Es tikai iemācījos. Es skatos uz to vienkārši kā tas ir vienkārši loopholes. Kā ķipači ir reklamēt savus. Es saku, tā kā OnlyFans. Es nevaru apgalvot, ja es būtu tās vecens vietā, ka es tā nedarītu, bet es nevaru arī apgalvot. Bet sūdīgi īsumā, kad tā ir uzbildojusies tā kā interneta vide, kad cilvēki tādu kontentēs. Kā jau es teicu, es nenosodu viņu. Teiksim, mums ar Alvu arī bija tas. Maizīt tā lelīt. Mēs Zetoru. Jā, mēs piemēram Zetoru trakam ielikām, kad tur arī bija izstāta kaut traktoru, un tur, nezinu, kaut kādā sakrā bija pusplikšs džusīts, tagad tiem traktoriem, kalendāru fačiem. Bētīgi, thumbnail, un tagad zēja visu, miljonus tur nav. Bet tu tam 900 $, jā. Kā tev, Tom, tur, tām ziņām, tur ir kaut kas, tas kā gatavots ir, nav kaut kas? Man ziņas, jā. Jā, mums kaut cits, kas nav pīpā. Ok. Es jau izstāstīju. Es tagad gribēju parunāt īstenībā par, man šķiet, ka pirmo reizi Latvijā, ja nemaldos, jā? Man liekas, man šķiet, ka pirmo reizi Latvijā. Jā, par to soulbox. Man šķiet, ka gribēju parunāt, man šķiet, ka pirmo reizi Latvijā šogad Talsos pilsētas svētku laikā, 6. jūlijā, tiek rīkots Red Bull soulbox sacensības. Un man tas šķiet tāds diezgan interesants, ņemot vērā vēl, ka mūsu čoms viens vēl ieminējās, ka taisās tā kā pat piedalīties un būvēt savu soulboxiņu un gāzt tur. Un man likās interesanti, šito varētu aprunāt kaut kādas idejas, kas varētu būt tas gāžamais modelīts, varbūt, ko tā kā ekspektot no tā kā sagaidīt, atvainojos, tas tavs vārds ekspektot. Jā, un kas varētu būt tāds mazums, tur, man liekas, tur vēl laika ir iesniegt to kaut kādu skici, vai ko tur kaut kādu skici ir jāiesūt, un tad viņi tā kā apstiprina, tur, ir kaut kāds laiks. Kas ir soulbox? Tātad Red Bull soulbox, jā. Principā cilvēki uzbūvē kaut kādu savu ķerru, vienkārši tā kā, kur var sastūrēt un braukt, ir uztaisīt tādu trasku, kas iet pa kalnu uz leju. Tas arī kā Jelgavā varētu būt piena regata, tā medus regata kaut kā. Es nezinu. Piena pakām uztaisīt tā kā laivas, un tad viņi hujā arī. Jā, tur vienkārši uztaisīt random kaut kādu. Ok, man liekas, ka tur džus tā kā pliks mazgā. Tur ir. Viņš prasīja, kas tur jāmazgā kāds. Tas iepēja. Ir jau, man liekas, arī, ka iedzen taču. Jau tā kaut kāda MTV mūzikas videoklipā tā fainīgs. Bet šis ir tātad tie, kas nezina, arī varbūt kā domas, Red Bull soulbox ir, kā teikt, tādu sēdz projektiņu nelielu braucamrīku,
sacensības. Es pieņemu, ka kaut kādā nelielā downhillā, jo viņas nav motorizētas. Viņas tipa sanāk ir uz gravitāciju. Viņas vienkārši ripo, stūrījās. Es pat nezinu, vai viņas bremzējās vai ko. Viņas iespējams nemaz nebremzējās, es domāju. O tur jāpaskatās, tad tas nolikums. Jā, nu ok, katrā ziņā tas ir tādas primitīvas, bet tomēr tādas erudītas un tādas, tādi modelīši skaisti tādi ķerriņas, ko cilvēki uzpilda. Es zinu, ka fizikās bija olimpiādas, ka tur no makaroniem tilti jātais un tāds lietas. Varbūt bišķiņi inženieri arī iesaistīti. Nē, ja galīgi, ja tu negribi pēc pirmā leciena izšķīst, gan jau, ka tev tur bišķi jāiesprings, jo mūs tas čomiņš, kas teica, ka Moška tagad plāno piedalīties, viņu, cik es saprotu, leģit tur metināšot, un tur tā, nepušot galīgais tāds, pilnīgs mēsls. Un cik es esmu redzējis tos vidēks, tur kaut kā jump arī pa vidu ir tā, ka viņi normāli lec tā, ka... Jā, un 9 no 10 arī izšķīst pēc tā jump. Tur tā, ka... Jā, tur jau tā bišķiņa. Man liekas, rītīgi inčīgs, kur aizbraukt, talsos, pastīties. Tur jau ir tie kalni pizdiets, un es pieņemu, ja tur būs kaut kāds tas rītīgais downhills ar kaut kādiem tur siena kluču slāpētājiem, zin kā tur un tādiem. Jā, man es nezinu, bet man šķiet, viņi nav motorizēti. Viņi vienkārši, viņi ripo un viss. Viņi ripo un viss, jā. Un tādi visādi dizaini interesanti. Tiepa, kurš tālāk noripoja? Pa lielam, gan jau, ka beigās tur ir visādas kategorijas, gan jau viss tur skatītāji kaut kā simpātijas, un gan jau, ka kurš ātrāk nobrauc, un kurš visātrāk nošķīlies, un gan jau... Es domāju, ka tā... tur, man liekas, daudz ir nozīmīgi tie style point, jo parasti tur ritīgi izrotā uztais tur kaut kādas rēcīgas, ritīgi tā kā, tā ir general. Tāpēc jau bija tas jautājums, kāda taisīja, ko uztaisīt, jo, zin kā, tu jau uztais to šasī, uzmeti no kēvē, tur saskrūvē, un tu jau pēc tam no kaut kartonu vai putuplas var jebko tur uzkrāsot. Galvenais tā es, man liekas, kaut siena rūlu vienkārši uztaisīt ripot lejā no tā kalna. Vienkārši centrā iesēdies. Kas būtu tas tavs Red Bull Soulbox? Kubls. Tā kā siena kaut tas. Tu viņu viņā iestrādāt tā kā šasī, ripoju. Pa vidu cilindri ielikt, kā principā tolts papīrs šķārgriezums, tā kā rūls pa vidam, un apkārt sienas, vienkārši tur ripo lejā, tu tajā cilindrā iekāp iekšā. Un ripo lejā. Liekas, ka nestajiet tev tā. Tā aizgalvenais. Tur jau man liekas. Nē, tu tā kā agāts stūrē. Evakuējies. Tur jau ir jāstūrē, tur ir trasa. Lai inerts stūrē. Lai Jēzus ņem tos ratus. Man šķiet, ka tur ir legit trasī, tur ir jāizstūrē arī. Tāda gan nestrādās, man liekas. Mēs īstenībā, kas būtu tavs tāds kaut kāds, nezinu, ir kaut kāds, kas nāk prātā, varbūt, tā. Jā, ļoti elementāri. Žurka bez motora. Bet ģipa neko nemaina. Jā, tīri metālā un visi vēl sēž salonā un rāģi klausās vēl ģipā. Nē, bez pastiprinātā, ne? Jā, vienkārši. Pirmais līkums. Viss. Viņam viegli būtu atklās, es to jā. Bet īstenībā, pēc cik man liekas kaut kāds 6% kolpim bāču atlikus, mēs varam atvadīties un tad turpināt, kamēr viņš šķīst vienkārši. Pēdējais mans jautājums. Ne, bet tas segments. Kroči. Ja paspēsim vēl. Artificial intelligence, agrikultūrā iesaistīts. Lauksaimnieki sāk izmantot artificial intelligence, jeb autonomos traktors tādā veidā. Viena lauksaimniecība iekonomē ap $200,000 gadā uz degvielas un darbaspēka izmaksas Kalifornijā. Kas ir apmēram 185,000 eiro. Tu nopēc vienkārši traktoru, kurš pats braukā, ieprogrammēts, kā izpļaut visas tīrums, un viss tev nevajag ne čokus, tur... Jā, tas jau tikai laika jautājums. Teiksim, degviela arī, ka tur... Tas jau tikai laika jautājums, ja tev var nevis traktoriņš, bet tie zāles pļāvēji gudrie, kas tev sētā var zāli nopļaut, kur tu ieprogrammē sēt. Kāpēc tu nevarētu ieprogrammēt vienkārši tādu pašu, bet tikai 50 reizes lielāku tehniku, kas to pašu izdara uz lauku. Gan jau, ka tas ir... Nē, viss ir skaisti. Mēs kā cilvēks esam nākuši no tā, ka mēs atradām kaut kā tur dublis, pamīts bišķi, ieber kaut ko, lietas uzlīst, izlīst pats. Jā,
Es domāju, ka tas ir darba spēks, man liekas, atkal darba spēka samazināšanās. Bulkuļi, es domāju, ka pēc 20 gadiem tikai tā būs. Es domāju, tiem, kas būs spējīgi piķot, kam būs reāli lauku un nauda, tikai tā būs. Es domāju, 20 gadu laikā tīri. Bet te pašā laikā, ja tas būs tā ķep un tikai lai lētāk, kad tieši tā vai tā kvalitāte, tur zin kā, jo tomēr tu jau kā brauc čoks pie ratu, saproti. Oi, bļē, te man bišķi noplūdes, te man bišķi, nezinu, tur kaut kas sapūs, te man te kaut kas tā. Kaut kas malfunctions. Jā, tas jau, bet tas jau brauc pilnīgi pohuj. Amoškuši, pohuj gāž tikai un, sašuts beigās. Es skatījos, ka, īstenībā DJI ir speciāli tā kā agrikulturālo drona, miglosā, viņi vienkārši tā kā atlido, tādā tā kā dokā, nolaižās lejā, viņiem tur uzpilda to šķidrumu, kas viņiem ir jāmiglo, viņš arī salādējās pa to laiku, izlido ārā, tā kā, es domāju, ka kaut kādu puķu lauku, vai kaut ko, tā kā izmiglo, un tad, tā vienkārši tā kā automātiski viss izdarē. Es domāju, ka viņš pats tur notreko, kur viņš ir jau bijis un kur tas nav vispār nekas tāds. Man liekas, irreplaceable būtu situācijas, kur nezāles, tā kā. Tieši tā, viņš jau nečekos. Viņš jau nav dobīts. Tas vai kaut kāds akmenis, vai tieši tā. Tad droši vien tehnoloģijas attīstās, ka tā ir tāds šķirnes, kur varbūt tās viņi pat uztais, ka tur nezinu, tā kā tas kārtpils nav. Jā, nepatīk, vai nezāles tur negrib augt pie tā, viņš tur kaut kāds indīgs liekas tāds, tas. Es domāju, tas vispār necik nekas nav seriāls un tuvāko, pārdesmit gadu laikā tikai tā arī viss notiksies, lielie uzņēmēji, kas, protams, kaut kādi vecie oči, kas paši brauc ar traķiem un ko, labi, pēc 20 gadiem tā paudze jau būs nomainījusies, bet es domāju, ka tas ir pilnīgi, normāli, jo aizvien vairāk jau viss tā pārtika un viss jau paliek aizvien mazāk eko, un taču pasies ieveikalā, tomātam, ja ir uzlīme eko vai banānam ir eko, tad bija tas. Nē, bet vienkārši, tā kā teiksim, ja viņš strādā lauksaimniecībā, kods no papildu zemnieks, viņš tur palīdz apstrādāt, viņam tagad vairs nav darba, jo vienkārši ir gudrs traktors, kas viņu darbu izdara. Bet tāpat tās būs tā, ka tie gudrie traktori, kas izdarīs, tie tirgos Rimiķiem, Lidliem un Maksimām. Un tas, kas ir pats izaudzējis, tas joprojām uzliks savu eko, un tā kā visi nezinu, ko vegānu un kas pērk savus tur eko un šmeko. Es domāju, ka tas tikai vērtība vēl augs un pieprasījums. Tas būtu līdzīgi, tā kā pieņemsim, tagad tur to kombainu pamučī. Un tas būtu tā, ka tas kombains pats močī, un tu vienkārši varbūt piebrauc tur klāt, pastāst, kā viņš tur močī. Kaut kāds sensori vai domājas, kaut kāds sensors notiek, kaut ko tādu. Ja, bet tāpēc jau... Vai pats tu sēdi, kā tu preferot, kad tu vienkārši piebrauc bišķiņa pačko, vai tu pats sēdi pie ruļiem, izkantē visu tur? Man jau kā profesionālam zemniekam. Tur jau tā lieta, bre. Jā, man jau reāli. Protams, ka, ja es varu atstāt kombainam pašam, vai visu darīt, un vienkārši pats iet mājās dzert alu vai kaut ko citu, darīt. Protams, ka man jau teorētiski no biznesa viedokļa būtu interesi tajā, ka, viss vienkārši notiek automātiski, man vispār nekas nav, jādara tā kā, un es varu, milzīgā 400 hektāru kaut kādā saimniecībā, tā kā vispār nevienu darbinieku nealgot, un vienkārši viss tur tiek kombaini traktori paši. Tur nekāda obstakls nav, vienkārši izbraukt. Nē, tāpēc es saku, kodiem milzīgajiem tur magnātiem, tas ir tā kā naktī zem sēgas loģiski. Vai ja tev tur pats kolies, tur maziņš tāds lauciņš, maziņš tāds, to. Ko tu tur... Tas neatmaksāsies. Tas laikam jautājums par mērogu, protams, cik tu liels esi, vai maz zemnieks. Nodrošina to preci, vai tu nodrošina to visam Rimī bez mazliet bīklam, vai tikai uz tirga aizēja tur brīvdienu. Jā, bet tad, kad šitie device sačakrēsies, un tad, kad sūdzi uztaisīs, tā būs smieklīgi. Kombains kaut kur izgājis ārā, aizbrauc, vienkārši kāds 50 kilometri, kaut kas citā štatā. Viņš gan jau, ka gada griezumā atmaksājās uz to preci, bet kaut kāds apkops un remontu un kas, ko tad tu darīsi? Sauks kaut kādu Norvēģi mistis, lai tev tur, pārprogrammē, tur, tagad sāk tur 400 hektāru lauku, tur rāda, tur visu to robežu un tos sensors. Kaut kāds zemestrīces notiek izmainās. Visu, vai kaut kāds ir, vai kaut kas sajiet uz īso, tā kā viņš saka, izbrauc vienkārši uz strāsu un aizbrauc traktors uz Rīgu, vienkārši viens pats.
Un apstājās šoseis vidū vienkārši labdien. Jep. Nu, būs. Protams. Tie būs rēcīgi. Es domāju, ka nav tik ilgi jāgaida, lai Nē, kā viņi varētu uztaisīt to principu, varētu uztaisīt līdzīgi tā kā šitiem te putekļu sūcējiem, tā kā Eiropa. bet tas jau nav nekad. Kad robežas ķipa vai arī ja viņš rīčo to, tad viņš apstājas. Ja? Tur jau tagad kaut kādiem, man liekas, krūtākiem John Deeriem un visiem kombainiem ir tā, ka viņiem ir sensors pie tā headera galā, un viņš vienkārši redz to iepriekšējo līniju, un viņš pats automātiski piestūrē, un tu vienkārši principā sēdi spaidu kompīt, un viņš tā kā viņi jau māk jau paši, tev ir vienkārši jāsēž, tur tikai tā kā, ka bez mazvai, ja kaut kas notiek, tad tu esi stili pie stūras, lai viņš tiešām neaizbrauc stūrīgi tusēt. Bet man liekas, tas īstais jautājums ir par to, ko mēs darīsim, kad visi darbi būs tā kā šitiem AI ķipā. Visi par mehāņikiem mēs. Jā, tāpēc jau Amerikā bija tas koncepts, ka viens čoks bija izdomājis par to, ka ir jātais Universal Basic Income ķipā. Pīsīs ogu. Kad reāli Ir kaut kāda klusuma brīdi, lai var iestarpināt šito. Kad reāli ķipā, sanāks tā, ka vienā momentā reāli ir tik daudz, mēs esam atdevuši tādus tos melnos darbus kaut kādiem vienkārši tā kā devaisiem, ģipē un AI un tādām lietām. Kā daudz tie darbi arī uzbildot tīri, lai ir tas, būtu darbiņš, valsts darbi. Teorētiski jau visu var robotizēt, bet. Jā, un tad reāli, bija tas štuks, ka par cik tad tās ierīces, varu sapelnīt to naudu arī priekš mums, kinda. Tad būtībā tā ekonomika varētu strādāt tā, ka mums tur, nezinu, kaut kāds 500 eiro pieņemsim maksā, tā kā vienkārši katru mēnesi, tāpatās, lai mēs varētu izdzīvot. Un ja tu gribi tur, ekstra kaut kādu, tur, nezinu, stāfu, tā kā, vēl tur tiekties augstāk, lai tur kaut kāds īpašums pirkt vai kaut kādu savu bizīti taisīt vai kaut ko, tad, tu vari meklēt kaut kādu darbu, nezinu, iet apkopt, tā kā visas tās rūpnīcas un automatizētās, tās darbnīcas un to visu. Bet man alga kāds maksā? Cik daudz to džeks vajadzēs? Arī jautājums. 3, vismaz 4. Nē, kā teiksim, tev varētu būt, nezinu, tur pieņemsim 20 darbinieki. Kolums aizgāja. Tāpēc es teicu, uztaisim outro, tad runājam, bet neviens neņēma beigām. Dāmas un kungi, AI agrikultūra strādā, bet mūsu datortehnika nestrādā, jo komps izlādējās un viss ir slikti. Tāpēc šobrīd ierakstam ar kameru un būtībā viens mikrofons vairs neiet. Bet principā šitā arī mums bija paredzēta tāda kā slīcinamā epizode, saprast, kas notiek. Man liekas, ka bija nice. Un tiekamies nākamajā epizodē, ne? Kā tas? Kustīga atskurtu, jebal. No.